Tad labvakar visiem mūsu otrajā webinārā, 6 webināru ciklā ar Rudīti Nīdzgali. Man ir liels prieks jūs šovakar atkal uzrunāt, un es esmu Evita Pīlēģe, izglītības programmas Iepazīst tehnoloģijas karjeras atbalsta programmas vadītāja, un es vēlos pateikties Zemgales NVO centram un Mākslas un kultūras centram Nātre, kuri šo lielisko Rudītes 6 lekciju ciklu ir raduši iespēju darīt pieejamu arī plašākiem interesantiem. Tie, kuri bija ar mums kopā iepriekšējā nodarbībā, noteikti piekritīs, ka tas, kā Rudīte mums ļauj paskatīties uz CV veidošanu, tā ir pilnīgi cita un mums daudziem jauna pasaule. Šodien tātad mēs tiekamies mūsu otrajā webinārā, kurā mēs runāsim par paplašinātu izpratni par CV veidošanu. Un mums priekšā vēl ir 3 webināri par CV, un tad 5. un 6. webinārs būs veltīts karjeras veidošanai pēc 45 gadiem. Šī un otrdienas webināra ieraksti jums būs pieejami šīs nedēļas laikā, jo mums vēl daži tehniski jautājumi, kas ir jāatrisina ar webināru ievietošanu, bet tas viss būs atrisināts un līdz 3. webināram jums jau visas sesijas būs pieejamas. Es vēlos atgādināt, ka jums ir iespēja uzdot jautājumus gan šeit čata sadaļā, gan visa mūsu sarunu cikla laikā. Jūs tos varat iesūtīt arī norādītajā saitē. Daļa no tiem, kas attiecas uz jau konkrēto tēmu par CV, mēs jau izskatījām nodarbības laikā pagājušajā reizē un pieskarsimies šoreiz. Tie jautājumi, kas ir veltīti darba pārunām, tos mēs apkopojam un tiem mēs pieskarsimies nākamajās nodarbībās. Un atgādinu, ka nākamā tikšanās reize mums jau ir nākamajā nedēļā, kad mēs runāsim par nākamo tēmu, par CV kā personīgā stāsta izstrādi. Un tagad es aicinu nākt uz skatuves Rudītei ar savu prezentāciju. Atgādinu, ka mūsu kopā atvēlētais laiks šovakar ir līdz maksimums 8 vakarā. Secība būs tāda pati kā pagājušajā reizē, ka sākumā Rudīte mums pastāstīs visu, kas viņai ir iecerēts ar tiem brīžiem, kad viņas saruna ar jums paredzēs arī jautājumu atbilžu sesiju prezentācijas laikā, bet visus jautājumus, kas jums ir radušies, iesūtiet un pēc nodarbības iespēju robežās tas, kas attiecas šodien, tiks atbildēt šodien. Un to, ko mēs pārcelsim uz nākamo reizi, tad pārcelsim uz kādu citu reizi. Rudīte, es redzu, ka tu esi gatava dalīties, tādēļ dodu vārdu tev. Jā, paldies. Esmu priecīga būt atkal kopā ar jums. Un šis vakars dos tādu vēl paplašinātāku skatu, nekā mēs pagājušo reizi jau pavērām. Un mana loma un uzdevums ir jūs iedrošināt. Un es šos nosaucu par atklāsmes vakariem. Un tādēļ es iešu atkal ar prezentācijas failu un tā, lai būtu iespēja iedziļināties daudz vairāk un ne tikai manā balsī klausīties, bet arī vizuāli tvērt informāciju. Es ceru, ka es varu nošērot ekrānu un viņš ir aizgājis. Ir tā, ja? Vai vēl nav? Jā, tikko aizgāja. Tagad ir, ja? Jā. Ļoti labi. Un tātad stāsts ir šodien vēl dziļāk ejam iekšā tātad tajā, ko mēs jau runājām, tātad paplašinātā CV nozīme, un nākamajā reizītē mēs iesim iekšā tieši CV saturā un radīsim paši savus CV. Šodien vēl par to, kādēļ vērts ir sevi sagatavot tam visam, jā? Tātad un CV saturs tiek veidots balstoties uz to, ko jūs paši par sevi domājat, jā? Līdz ar to es atgādināšu, ka tas ir mans personīgais novērojums, kas strādā praksē, jā? Tātad tas strādā, tie ir mani rezultāti ar klientiem, jā? Ar vienu CV var aiziet, respektīvi, uz vienu sludinājumu, ar vienu CV, vienas pārunas un darba piedāvājumus, jā?
Un kas man ļauj to darīt, manā pieredze iepriekšējā un coaching zināšanas, es to lieku kopā, jo coachings ir par to, kā pa īsāko ceļu sasniegt efektīvāko rezultātu. Un nevis parastus rezultātus, bet ekstraordinārus rezultātus. Un tas ir tas, ko es jums šobrīd dodu. Dzeltenais krēsls ir studijā. Atcerieties, kā es minēju iepriekšējā reizi, iejūtaties, ka jūs esat atnākuši uz sesiju. Jūs drīkstat uzdot jautājumus un rakstīt arī čatiņā, un šodien būs bišķiņ interaktīvāk. Es prasīšu arī jūsu viedokli, man ļoti interesē jūsu domas un pieredze. Tāpēc iesim šodien iekšā jau tādās tēmās kā darba sludinājums. Es jums pastāstīšu, kā lasīt darba sludinājumus. It kā redzamo informāciju skatīsimies kopā, ko es piedāvāšu, bet tāpat laikā mēs iesim dziļāk, kas aiz tā visa stāv patiesībā. Ja? Tāpēc sāksim šobrīd ar mītiem. Ir tāds mīts, ka pieteikumu motivācijas vēstules neviens nelasa. Plusiņš piekrītat, mīnusiņš nepiekrītat. Sāksim čatiņā ierakstīt jūsu domas. Plusiņš piekrītat, ka pieteikumu vai motivācijas vēstuli neviens nelasa. Kā tad tur īsti ir? Tā, es varu čatu vaļā, kur man viņš ir, un skatos. Aha, paldies arī par jūsu paplašināto atbildi. Ja? Tā tad lasa, nelasa, mīnusiņš, mīnusiņš. Lasa, mīnusiņš. Tā tad mūsdienās reti, kurš lasēja Čāra podkāstā arī šo teica. Nu, ja tā ir tā prakse. Tā ir tā prakse, tāpēc, ka tas ir liels apjoms. Un, ja jums šķiet, ka lasa, tad lasa un nelasa. Es teikšu tā, nelasa, jā, nelasa, bet nelasa kuros gadījumos, tad, kad jūsu CV neieinteresē. Vai arī lasa tajos brīžos, tad, kad amats paredz patiešām informāciju, respektīvi paredz to, kad ir darbs ar informāciju, darbs ar valodu, teiksim, ar izteiksmes veidu, ar komunikāciju, tad interesē. Bet reizēm jau arī CV parāda, un mēs runāsim, un es jums stāstīšu, kā jums izveidot tādu CV, ka izlasījusi CV katru vārdiņu. Ja? Un, ja motivācijas vēstulēm nevēlt uzmanību, tad CV vēlt uzmanību vienmēr. Ja? Tādēļ mums ir vērts runāt tālāk par šiem te jautājumiem, kas skar CV, lai viņu izlasītu. Nākamais mīts. CV ir noteikts paraugs un saturs. Tā kā noteikts jau, definēts, kādam jābūt CV. Nav, mīnusiņš, plusiņš, nē, mīnusiņš. Aha, jā, apmēram ir. Ir. Nu, re, te es teikšu tā, gan jā, gan nē. Eiropās, kā jau mēs pagājušo reizi runājām, tas ir tas biznesa dokuments vai lietišķais, ko publiskā pārvalde valsts sektors ir noteicis. Bet tas nenozīmē to, ka tas strādā ārpus šī te. Ja? Biznesa vidē nav noteikts, bet ir tā labā prakse vai ir tie ieteikumi, rekomendācijas, ja? Kā viņu veidot. Bet nav nekur nodefinēts, vai tādam ir jāizskatās CV. Tā ir brīva interpretācija, kā veidot savu CV. Ja? Tātad, balstoties uz to, jau es pagājušo reizi akcentēju, kāds ir jūsu mērķis, kur jūs vēlties sevi pieteikt. Ja? Un tādā veidā var veidot CV. Nākamais, trešais mīts. Viens CV der uz visiem sludinājumiem, vakancēm. Kā jums šķiet? Aiziet mīnusi. Paldies. Ir arī plusi. Jā, paldies par jūsu atbildēm. Vajadzētu, bet neder. Liekas, ka neder mīnusiņš. Jā, tātad šis mīts ir apgāsts un kādreiz ļoti sen tā bija. Un es vakardien arī vadīju vienu semināru, kur bija viena dāma ļoti pārsteigta, kā neviens nelasa motivācijas vēstules un kā, taču viens CV ir pamatdokuments
Un motivācijas vēstule ir tā, kurā es paskaidroju sevi, un tad katru reizi šī motivācijas vēstule mainās. Jā, tā ir, bet tā vairs tas nestrādā. Tad kādēļ tā darīt, kā nestrādā? Ir jāskatās gudri, skatāmies uz priekšu, kas strādā. Tādēļ šis mīts ir vairāk nē, jā, viņš nav patiess, nekā ir patiess. Tātad veidojam elastīgu CV tādu, kurš der vakancē. Un par to es šodien arī vēl vairākas reizes runāšu un akcentēšu. Tas šodienas galvenais gandrīz temats ir, jā. Jā, un pieļauju, ka atkarīgs no amata komentārā raksta pieredzes. Ja man viens darbs, tad CV nav ko mainīt. Ir gan ko mainīt CV. Es pastāstīšu, kāpēc, tā ka jums būs ļoti interesants šis šodienas izklāsts, ko es došu. Un 4. mīts ir, nav vērts sūtīt CV uz sludinājumu, tāpat tur pieņems pēdiņās savējo cilvēku. Kā ar šo mītu ir? Kā jums šķiet? Plus mīnus 50 reizēm, mīnus arī. Jā, plus ir jāsūta. Ziniet, ko es gribu jums teikt un akcentēt un ieteikt? Es gribu teikt tā, ja jums šķiet, ka mīts, ka nav vērts sūtīt CV, tāpat tur paņemt savējo, vai arī iekšējā sajūta ir tāda, nu tad kļūstiet par savējo. Tas ir tas, ko es pagājušo reizi teicu, proaktīvie darba meklējumi, vai varbūt aktīvie darba meklējumi. Kļūstiet par tādu, iedraudzējieties, un par to es šodien arī pastāstīšu, kāpēc ir vērts un kā to darīt. Ja? Tā kā šis mīts arī ir tā 50-50, bet ir citreiz, kad konkursi ir izsludināti fiktīvi, vai konkurss ir izsludināts, bet ir jau pieņemts cilvēks un vakance vēl joprojām stāv un nav izņemta ārā. Arī tā mēdz būt. Ja, ka kandidāti sāk interesēties, zvanīt, tad uzņēmums saprot, vai mums jau konkurss beidzies un izņem šo vakanci. Bet ja jūs nezvanītu, ja jūs nebūtu aktīvi, jūs neuzzinātu. Ja? Tāpēc es ieteiktu, balstoties uz šo mītu, kas kādreiz bija diezgan dzīves un varbūt ir kaut kādās vidēs, kur ņem savējos, tātad tas ir tas pēc rekomendācijām, nu tad meklējiet šīs vides, jo iepriekšējā reizē, kad mēs sākām semināru un bija tā aptauja, kā jūs esat ieguvuši darbu, lielākā daļa jūs atbildējāt ar to, kad ir pēc rekomendācijām. Tas ir tas, kļūstiet par savējo. Ja? Un šeit ir vērts radīt par sevi stāstu, veidot par sevi izklāstu informāciju, lai jūs būtu interesants un lai jūs būtu savējais. Ja? Un lai jūs spētu par sevi nodot to informāciju cilvēkiem, kuri ir tajās vidēs, kur jūs var iekārtot, tad jūs izstāstat pietiekoši prātā paliekoši par sevi, ja? Lai jūs būtu interesanti un jūs virzītu tālāk, un jūs būtu tas savējais, tieši jūs būtu tas savējais. Ja? Tā kā es iesaku tā rīkoties. Nu, lūk, tas par tādiem mītiem ir, ja? Tad nākamais solis. Ejam par sludinājumiem. Te nu gan man ir ko teikt. Un kur var atrast sludinājumus? Sludinājumi ir gan sociālos tīklos ar hashtagiem. Jā, hashtagi ir, te ir darbs, vakance, jauns darbs, karjera. Jā, skatīties šos te sociālos tīklus. Un tur bieži vien ir informācija, kas ir ārpus varbūt sludinājumu portāliem. Ja? Skatīties arī sludinājumu portālos, bet nereti ir savienoti sludinājumi gan sludinājumu portālos, gan arī tā pati vakance ielikta ir sociālajos tīklos ar linku, ar saiti uz sludinājumu portālu. Ja? Tātad arī sludinājumu portālos informācija var būt ievietot, bet tikpat labi var nebūt uzņēmums neizmantos sludinājumu portāls, jo ir maksas un ir bezmaksas. Ja? Uzņēmums varbūt nevēlās maksāt par to un papildus izmantot savu networkingu, izmantot sociālos tīklus un rekomendācijas. Ja? Tātad arī uzņēmumi ir, kur sludinājums izsludina iekšēji. Sevišķi IT jomā, tas ir starp citu, uzņēmumu iekšienē izsludina konkursu, lai darbinieki piesaista cilvēkus, un darbinieki pat saņem par to prēmijas,
par to, ka viņš ir piesaistījis cilvēku, ja viņi pieņem darbā. Jā, tā ir diezgan daudzos IT uzņēmumos un arī telekomunikāciju uzņēmumos tāda praksa ir. Nu, lūk, atlases kompānijas. Kas ir atlases kompānijas un kas ir sludinājuma portāli? Es pieminēšu to, lai jūs zinat. Tātad sludinājuma portāli ir tās internetu vietnes, kur ir ievietoti sludinājumi un ir sludinājums ar uzņēmuma kontaktiem. Ir atlases kompānijas, kuras izsludina gan atvērtus, gan slēgtus konkursus, un tur kontakti ir uz atlases kompānijas vārda. Jā, tātad atlases kompānija veic atlasi. Es pati no tādas vidas nāku, kuras nostrādāju 13 gadus, es diezgan daudz zinu, kas notiek otrā pusē, tādēļ tagad es kļuvu par to, kas konsultē darba meklētāju, lai viņš pēc iespējas ātrāk var sadarbībā ar atlases kompāniju, piemēram, vai caur sludinājumu portāliem ieraudzīt, kā tad viņam kandidēt un kurā brīdī sekot visām norādēm, instrukcijām, kurā brīdī ir vērts tomēr mazliet apiet. Ja? Par to es vēl pieskaršos. Tātad atlases kompānijas veic atlasi uzņēmumu vārdā un ar visiem kandidātiem tiekās. Tātad CV tiek nosūtīta atlases kompānijai, ne patiešo uz uzņēmumu. Ja? Tālāk sludinājumi ir uzņēmuma mājaslapās, arī tur ir vērts skatīties, ja jums interesē konkrētas jomas vai konkrēts uzņēmums. Sekot līdzi arī sociālos tīklos šim uzņēmumam. Tur ir, jā. Tāpat arī LinkedIn, jā, diezgan populāri ir LinkedIn, arī likti sevišķi starptautiskas kompānijas. Tur gan ir angļu valodā ielikti sludinājumi, kas ir LinkedIn sistēmas ietvaros, gan arī ielikti sludinājumi, kas ir bildes veidā, posta veidā. Arī tā var būt ielikts. Jā. Un tad tas nozīmē to, ka var pieteikties patiešo cilvēkam. Jā, tāpat arī sociālos tīklos ieliek kāds cilvēks, ja viņam nav uzņēmuma mājaslapa, ja, tad var vieglāk komunicēt ar cilvēku. Un tas vienmēr būs īsākais ceļš. Ja. Kā komunicēt? Aktīvi, proaktīvi, nevis pasīvi. Ja. Atceramies no pagājušās reizes, ko es teicu, kā ir pasīvi, kā ir aktīvi, ja, kā ir proaktīvi. Pasīvā veidā komunikācija būs aizsūtīt savu CV un gaidīt pieteikumu, respektīvi atbild uz jūsu pieteikumu. Ja? Tātad pasīvā veidā jūs varat zaudēt enerģiju, nezinot, kas tur notiek. Un aktīvā veidā jūs komunicējat tieši ar cilvēku, un ja ir ievietot sociālos tīklos sludinājums, jūs varat tieši meklēt kontaktu ar šo cilvēku, gan aizsūtīt, gan arī pirms tam parunāties ar viņu, un tikai tad sūtīt savu pieteikumu. Ja? Tā ir liela priekšrocība. Un, protams, kontaktu lokā pie savējiem var meklēt arī un jautāt un interesēties. Tas ir ļoti drošs veids arī uzdrošināties un nejusties kā lūdzējam, bet iespēju devējam. Ja? Tad spēt apzināties, kādas iespējas paverās cilvēkiem, uzņēmumam, vadītājiem sadarbībā ar jums. Ja? Tad tie jau ir apzināti darba meklējumi. Tā kā sludinājumi varbūt ir vēl kaut kur, ja, kurus nepieminēju, bet pēc būtības ir tā, ka visur ir sludinājumi, visur ir iespējas. Skatieties līdzi. Un tad tas lielais jautājums, kā lasīt darba sludinājumus, es jums pastāstīšu. Tātad pirmām kārtām pielaikot sev sludinājumu. Pielaikot sludinājumu savām, teiksim tā, savām iepriekšējām pieredzēm tas ir viens, bet tagadējai sajūtai, ja, domās iejūtoties amata lomā. Ja, un tad saprast, kā es varu sevi pieteikt. Ja. Pieteikt ar CV, bet ar CV kādu CV, pielāgotu CV, tātad ar CV izstrādātu saturu tieši šim sludinājumam. Ja? Tur ir tā liela atslēga. Tur būs tā atslēga, kā jums izstrādāt savu CV no satura viedokļa. Tātad gan balstīt uz savu profesionālo pieredzi, gan interesēm, zināšanām ārpus darba vietas. Varbūt, kad jūs mainat nozari un nav profesionālai pieredzei atbilstoši, kur jūs piesakaties, bet tieši uz jūsu interesēm balstīts vai uz apgūtajām jaunajām zināšanām, arī tā var būt.
Ja? Līdz ar to, uz ko jūs liksiet akcentu. Tagad sākat aizdomāties, kas ir jūsu situācija, un tagad visu tālāko informāciju klausieties, balstoties uz jūsu situāciju. Ja? Vai arī savai personībai, vai nākotnes iecerēji balstīti. Ja? Tātad savai personībai, jo ko tad pieņem darbā? Cilvēkus vai zināšanas? Vispār cilvēkus pieņem ar zināšanām. Ja? Un te ir tā, ka jums ir jāspēj parādīt savu personību. Un tādā veidā jūs domās pielaikojot sludinājumu, iejūtoties šajā amata lomā, jūs spējat saprast, kas ir tas, kas jums jau šobrīd ir, zināšanas, iemaņas, prasmes vai teiksim, teorētiskās zināšanas, un par ko jūs kļūsiet, tad, kad jūs šo amatu varat ieņemt. Ja? Un vēl ir viena lieta. Darba sludinājumi, ko es esmu secinājusi arī lasot tos un runājot ar uzņēmumu pārstāvjiem, bieži vien ir sarakstīti un veidoti balstoties uz aizgājušā cilvēka profilu. Tas nozīmē to, ka jums, kuri piesakaties sludinājumam, nozīmē to, ka jūs lasat, par ko jūs kļūsiet pēc laika. Un jūs nevarat būt jau tajā brīdī tas, jūs neesat tas, jūs kļūsiet par to, ko jūs lasat sludinājumā. Ko tas nozīmē? Jūs jau saprotat, ka jūs jau perspektīvā iegūsiet šīs zināšanas. Neviens nebūs tieši precīzi atbilstošs. Atbilstoši būs tikai tas cilvēks, kurš ir aizgājis, bet viņa vairs nav, vajag jaunu. Ja? Jā, var nākt kāds no konkurējošās jomas vai līdzīgu darbu citur darījis, bet vienalga viņam būs, tur būs jau citas nianses, ja? Un vienalga pieņems darbā cilvēku, ja? Uz zināšanām balstīt, bet cilvēku. Tāpēc skatieties, kā jūs varat darba sludinājumu pavērt savā labā. Ja? Tā kā liekat to aiz auss, šis ir tāds ieteikums reāli no prakses, kas palīdz cilvēkiem sastādīt savu CV, nevis baidoties, ka es jau nedaru, vai arī lasot sludinājumus un sevi tur nepieskaitīt, ka es esmu atbilstoši, bet tieši otrādāk saprast, jā, es par to esmu gatavs kļūt. Ja? Tā kā šī ir tāda viena nianse, ko es jums iesaku aizdomāties, un ir vērts šo te darbu sludinājumu pielaikot jau ar perspektīvu uz priekšu. Jā, tā ir tāda viena tēma. Mazam atgādinājumam. Darba sludinājums sastāv no 5 P, no 5 punktiem P. Tātad apraksts par kompāniju, pienākumi, prasības, piedāvājums un no pieteikties sadaļas. Pēc būtības šie ir tie 5 punkti, kas dažādos veidos, dažādā secībā var būt iekļauts sludinājumā. Citreiz var būt pat arī tā, kad ir uzrakstīts amata nosaukums un pieteikties. Arī citreiz tādi sludinājumi ir bijuši, un tas nozīmē to, ka aicina cilvēku, kurš zina, ko tas nozīmē. Ja? Tur nav prasības izvirzītas, tur aicina darbā cilvēku, kurš saprot, par ko ir runa, un tur būs tikai un vienīgi personīgais kontakts. Ja? Ja nav šīs te pienākumi, prasības un piedāvājums sadaļā, tas nozīmē to, ka viņi skatās jebkuru cilvēku. Un ja jūs jūtat sevi šajā, ja jūs redzat šādus sludinājumus un šādā te perspektīvā uz sevi paskatāties, jūs varat pieteikties. Jums ir jāzina, ko uzrakstīt. Ja? Tāpēc viss šis, pirms mēs pieķersimies kārtīgi CV saturam, jums noderēs, lai jūs sagatavotos. Ja? Ok. Es šodien paskatījos dažus sludinājumus no CV online portāla cv.lv, un es gribu vērst dažām lietām uzmanību. Šeit es veidoju printskrīnus, stāstīšu, kam es pievērsīšu jūsu uzmanību. Šeit ir parastā rinda, kādā veidā viņiem sludinājumi tiek ielikti, un kur ir atšķirība, ka, piemēram, Valdo, tātad Sijā Valdemārs, meklē pārtikas kvalitātes speciālistu. Ir skaidrs. Šeit rakstīts Valdemārs Valdo ar viņu logo. Bet paskatīsimies, pirms tam sludinājumu uz augšu ir rakstīts CV Online Recruitment kompānija,
bet logo nav viņu ielikts. Un ir telemārketinga speciālists. Ko tas nozīmē? Tāpat ir arī apakšā cita kompānija un ielikt CV online kā pārstāvi. Tas nozīmē to, ir atšķirības. Un es jums izstāstīšu, lai man balstītos arī stāsts uz to priekš jums, ka tur, kur ir valdo sludinājums, tas nozīmē, ka uzņēmums pats veic atlasi, arī CV priekšatlasi. Tur, kur ir CV online kontakts pielikts klāt un tālāk iešu rādīšu, tur veic uzņēmums CV online atlases uzņēmumu labā. Tas nozīmē to, ka ir CV priekšatlase, bet nav intervijas. Ja? Tas nozīmē to, ka arī varbūt pats uzņēmums veic atlasi, bet uzticējis, deleģējis ar CV online speciālistiem, tātad veikt CV skrīningu. Ja? Un tāpat arī ir sludinājumi, kur ir, paskatīšos, vai es ieliku. Okay, iespējams, ka es neieliku, bet tāpat ir arī sludinājumi, kuros ir amati. Laikam, te būtu jāliek soli atpakaļ, tagad ir prezentācijā. Tātad ir amats, un šeit ir CV pirmajā lodziņā logo ar CV online logo arī, un CV online recruitment, vai arī citas atlases kompānijās. Es nerunāju tikai par CV online, arī citās atlases kompānijās. Ja? Tad sanāk tā, ka CV online vai cita atlases kompānija veic pilnu atlasi. Un citreiz pat ir tā, ka nav norādīts vispār uzņēmuma tātad nosaukums, bet ir tikai, ka tātad ir tikai, kad es lasu, ka pazūd skaņa, nepazūd skaņa ir laba. Okay? Es ceru, ka ir laba skaņa. Jā, tātad tas nozīmē to, ka ja uzņēmumam nav viņa logo un kontakti, bet ir personāla atlases kontakti, tas nozīmē, ka 100% atlase ir uzticēta atlases kompānijai. Un jūs pat varat nezināt, kādai kompānijai jūs piesakaties. Ir droši. Tas nozīmē to, ka jums jāveido kontakts ar personāla atlases speciālistu, ar to cilvēku, kurš veic atlasi, lai uzzinātu kaut ko vairāk. Citreiz ir uzņēmums pilnīgi delikāti un neizpauž kontaktus, jā. Tātad CV online vai kāds cits atlases kompānijas pārstāvi viņi neizpaudīs, kas tas pa uzņēmumu. Tas ir dažādi iemesli dēļ. Jums interesē, kādēļ tā ir? Jā, kāpēc tā jāslēpjās raksta, jā? Interesē, pastāstīšu. Tas ir arī balstoties uz manu iepriekšējo pieredzi, kur es arī strādājot personāla atlases kompānijā, atbalstīju šāda veida konkursus. Kāpēc? Ir vairāki iemesli. Dažas reizes ir tādas, kad esošais cilvēks vēl strādā, bet viņš neperformē tik labi. Un uzņēmums vēlas, kamēr cilvēks strādā, meklēt jaunu cilvēku viņa vietā. Tad ir diskrētā atlase. Un par cik uzņēmums pats varbūt to nedara vai negrib vai nav izdevies, viņš deleģē atlases kompānijai. Un tad tas nozīmē, tas process ir ļoti delikāts arī atlases kompānijai skatīties, kas piesakās kādu cilvēku, un viņi nedrīkst nevienā brīdī izpaust. Un tad, kad atlase jau notiek un uzņēmums jūt, kad būs cilvēks vietā, tad viņi sāk runāt ar esošo cilvēku. Jā, viņi sāk runāt vai par atlaišanu vai par kaut kādu citu piedāvājumu. Jā, tā, tas ir viens veids. Otrs ir tas, ka negrib, lai konkurenti uzzina, ka tiek meklēts cilvēks viņa komandā vai cilvēki viņa komandā. Ja? Tas ir tam dēļ, ka viņi slēpjās no konkurentiem. Viņi negrib izsludināt. Ja? Arī tam dēļ. Vēl kādreiz ir tā, ka ienāk jauna kompānija vai ir jauns projekts, viņi grib kaut ko jaunu attīstīt, lai neviens vēl nezina, ka kaut kas tāds būs. Tas ir trešais arī. Tādēļ ir diskrētā atlase. Es teikšu tā, ka nevienmēr tur ir zemūdeņi un baili ir pieteikties un nevajag pieteikties. Es atceros, ka bija ļoti daudz gadus atpakaļ Latvijā ienāca jau tagad zināmas kompānijas, viņi nesludināja atklāti, kas ienāk. Jā, viņiem bija tāda taktika, viņi sākumā vadības cilvēkus atlasīja vispār diskrētajā atlasē un pārējos pēc tam speciālistus jau ar atvērtiem konkursiem. Jā. Kādreiz tur var būt pērlis apakšā. Ja?
es iesaku tomēr iet un riskēt šajos konkursos, ir vērts, jā, ir vērts un iet ar azartu tajā konkursā iekšā vairāk nekā ar aizdomām, kas tad tur ir un kāpēc slēpjas. Viņiem ir savi iemesli. Vēl varbūt arī tā, ka viņi nesludina konkursu, jo viņiem ir bijis pietiekoši jau daudz izsludināts iepriekš konkursu, un viņi nav varējuši atrast īsto cilvēku vai īstos cilvēkus. Un tad ir tā, ka viņi izsludina slēptā veidā. Jā. Uzņēmuma ir savi iemesli. Jā. Un, ja jums ir ļoti svarīgi tuvu mājām vai kaut kāda reputācija uzņēmuma vai kaut kādi jums savi svarīgi iemesli, ok, nepiesakaties un ejiet uz atvērtiem konkursiem. Bet kādreiz šajos te var būt pērles, kuros cilvēki iet, un tikai finālā satiek uzņēmumu pārstāvis, vadību un uzzina, kas tas par uzņēmumu ir. Un es esmu bijusi vairākos tādos konkursos pirms daudziem gadiem arī klāt, un ir kandidāti, kur atsakās, kad uzzina, bet ir kandidāti, kur ir patīkami pārsteigt un pagodināt, ka viņi tādā konkursā piedalās, jo ir pat bijuši cilvēki, kur teikuši, ka viņi nebūtu uzdrošinājušies, jo viņiem nelikās, ka viņš ir tās kompānijas cienīgs. Arī tā ir bijis. Un skatieties pēc iekšējām sajūtām. Ja? Tāpēc iemesli, kāpēc ir slēpts konkurss, tur var būt ļoti pamatots iemesls. Ja? Tas nav tikai tāpēc, ka kaut kas ir jāslēp. Ja? Ja? Tā kā, jā. Lūk, tāpēc es jums stāstu, ja skatīties, kur ir kādi kontakti sludinājumā. Tagad es iešu tālāk, likšu tālāk, ja. Tātad arī šo es paņēmu no CV Online šodien dažus sludinājumus, kas ir ar IT jomu saistīti konkursi, un ir tā, kad paskatīšos dziļāk uzņēmumu data.com, ja. Tātad es te piezūmoju tuvāk no viņu sludinājumā, un ko tad mēs varam redzēt? Ja? Tātad, kas man simpatizē, kāpēc es paņēmu šo sludinājumu, tas ir fantastiski. Zem amata ir uzrakstīts, tavs tiešais vadītājs būs un vārds uzvārds. Jau sludinājumā ir parādīts, un jau var tieši kontaktēt ar šo cilvēku. Kāpēc ne? Ja? Tas nav bieži, bet uzņēmums ir ļoti atvērts. Viņiem ir ļoti maz rakstīts par viņiem, par kompāniju, tur ļoti formāla informācija ir, ja? Bet tāpat laikā ir jau žestus priekšu, kur ir vadītājs, es būšu tavs vadītājs, ja? Un jūs jau varat, esot aktīvajā darba meklēšanas fāzē, jau komunicēt ar šo uzņēmumu un jau lūgt Mārci pie telefona, ja? Jo iespējams viņš arī izvēlēsies. Un ja jums ir aizdomas, vai jūs nedarat, vai jums gribas tieši zināt, vai es daru un vai es sūtītu pieteikumu, jūs varat sākt komunicēt, ja? Jums nav jāmeklē pašam, ja? Tātad kompānija jau labi, iešu atpakaļ soli, ir norādījusi tātad savu logo tātad par uzņēmumu, un tā ir tā sadaļa, kas ir par kompāniju. Citreiz šī te informācija var būt daudz apjomīgāka. Šoreiz viņa diezgan lakoniska. Ja jums nepietiek, jūs ejat pētīt viņu kompāniju tātad vai nu Google vai nu viņu uzņēmuma mājaslapā. Tad klasiski sludinājumā iet pienākumi. Kas man šeit patika šī sludinājumā, ir pasvītrots pašā sludinājumā. Katrā rindiņā gandrīz ir atslēgvārdi. Ko tas nozīmē? Tātad pirmajā rindiņā produktu pārdošana. Tas nozīmē to, ka jums ir jābūt gatavam, ja, pārdot produktus, ja, IT produktus. Tātad jau ar tehnisko domāšanu, tur jau uzreiz jums ieslēdzās domāšana. Ja. Tātad jūs pielaikojat jau sludinājumu šajā brīdī. Tāpat tur tālāk ir pasvītrot, prezentēt, ja, datortehnikas priekšrocības. Tas nozīmē to, ka jums ir tikšanās, jūs prezentējat. Tas nozīmē to, ka tas darbs ir reprezentabls. Ja. Jūs braucat pie klientiem. Ja. Ko tas nozīmē priekš CV? Tas nozīmē to, ka jums CV saturā ir jāraksta iekšā šie atslēgu vārdi. Viņi jau pat ir pasvītrojuši viņus. Ja jums viņi būs, kurā vietā, to mēs runāsim nākamajā reizē, otrdien, tam es īpaši pievērsīšu uzmanību, tagad es stāstu konceptu, ja?
Tas nozīmē to, ka jums pašam vairs nav jādomā, kas ir atslēgvārdi, un šī gadījumā jau ir ieliktas šīs aktivitātes. Ja? Tātad plānot mārketinga aktivitātes jau ir viens no pienākumiem. Tas nozīmē to, ka jūs, ja neesat to darījuši, jūs varēsiet apgūt to. Ja? Tātad jau rakstīts tagadnē ir. Ja? Tātad, ko darīt, ja? Bez visa pārējā, kas tur rakstīts. Tātad, konkrēti pienākumi, ar šo jūs pielaikojat, vai jūs vēlēsieties par tādu cilvēku kļūt. Tas nenozīmē, ka jums tagad jau ir jāprot to darīt. Tas to nenozīmē. Tas nozīmē to, vai jūs esat gatavs par to kļūt. Ja? Tā ir tāda svarīga nianse. Tālāk prasības, tā ļoti precīzi. Ko mēs sagaidām no tevis? Ja? Tātad augstākā vai nepabeigta augstākā izglītības nozīmē varbūt arī students. Vai arī, ja jūs neesat pabeiguši izglītību vispār, vai augstākā izglītība nav. Es zinu, ka virkni cilvēki baidās no šī, šeit to neprasa. Ja? Vai arī varbūt students. Ja? Tātad šeit ir ierakstīts vēl itālikā Microsoft Office programmām labas zināšanas. Ja? Tātad labas prasmes. Tātad, ko nozīmē labas prasmes? Tad nav rakstīt teicamas un izcilas. Ja? Tas ir interpretējams. Tātad jums CV atkal atslēga vārdi. Man ir labas prasmes. Ja? Microsoft Office programmā uzrakstīt varbūt kādām jums ir. Ja? Un tālāk šeit prasībās ir uzrakstīts soft skills un hard skills. Gan raksturīpašības, gan arī šīs te precīzās zināšanas, ko viņi no jums sagaida. Ja? Pēc būtības šeit ir vairāk vai mazāk tādas noteiktās ir latviešu valodas un angļu valodas zināšanas, prasmes darbā ar datoru, spēja mērķtiecīgi organizēt savu darbu un attīstīts komunikācijas saskarsmes iemaņas. Tās ir visas praktiski soft skill. Nē, hard skill ir latviešu un angļu valodas. Okay. Jā. Par priekšrocību pēdējie 2 punkti. IT nozares pārzināšana priekšrocība. Tas nozīmē to, ka viņi ņem cilvēku bez zināšanām šajā sfērā. Un to, ko es rādīju iepriekš, kur ir pienākumi, es atlikšu failu atpakaļ, ir tātad pienākumu plānot mārketinga aktivitātes, viņi neprasa, kad obligāti iepriekšējā pieredze tāda ir. Ja? Lasīt gudri šo sludinājumu un analizēt, tas nozīmē to, ka cilvēks, kas nav šo darbu darījis, viņiem der. Ja? Viņi tikai, tagad es aizēju atkal uz prasībām, viņi tikai prasa tirzniecībā vai mārketīgā ir uzskatīt par priekšrocību, bet ja viņiem nebūs tāds cilvēks, kuru viņi izvēlētos, viņi ņems, kuriem nav. Ja? Tātad viņi izskata, ka viņi apmācīs, un tu kļūsi par tādu. Lūk, tā kā šis sludinājums ļoti veiksmīgi man parādīja to, un es, kad meklēju, es atklāju, ka tas to parāda, ko es teicu iepriekš, ja? Kad tas ir rakstīts par nākotni. Un tagad tā piedāvājuma sadaļa. Un šeit tiek aprakstīta, un šeit ir brīvā formā, var uzņēmums aprakstīt jebko. Tu drīksti lasīt šo informāciju, ka tas tev pienāksies, un ja kaut kas vēl pietrūkst, ej aktīvā veidā un sazinies ar uzņēmumu, uzzini, meklē, skaties. Ja, ja vēlies paskaties mājaslapu, ja vēlies pārbaudīt to informāciju, sazinies tātad ar šo te vadītāju, kas zem sludinājuma apakšā bija, un tev jau ir sarunas tēma, ko runāt ar viņu. Ja? Tad šādā veidā var iet jau iekšā niansēt sludinājumā, to pielaikojot. Piemēram, iespēja strādāt daļēji attālinātā režīmā. Šeit atkal jautājums, kā tas ir daļēji attālinātā? Uzreiz komunikācija ar viņu un spēt veidot šo te iekļaujošo sarunu un kļūt par savējo jau. Ja? Tā kā iedraudzēties, saprast to. Saprast to, vai jums tas amats ir piemērots. Ja? Tā kā tas ir par Datakom. Papildus parasti vakancei arī ir kaut kāda informācija. Šeit ir ļoti formāla. Es viņu izkopēju ārā. Ko es gribēju šeit akcentēt? Ja? Tātad, ja iepazīstoties ar tavu CV un pieteikumu vēstuli, tātad viņi šeit raksta, kad viņiem ir aktuāli
CV un pieteikumu vēstuli. Tas ir viens moments, jā. Un ja mēs saskatīsim sadarbības iespējas, mēs ar tevi sazināsimies. Tu tāpat drīkst ar viņiem sazināties, ja tev ir interese. Ja? Tātad durvis ir vaļā, jau ar vārdu uzvārdu un meklēt kontaktus. Viņiem nebija norādīti kontakti, bet ir uzņēmumi, kuros ir. Bet, ja ir norādīti kontakti, jums ir zaļā gaisma uzreiz komunicēt. Ja nav, tad viņi nav tik uzreiz atvērti tam, bet jūs vienalga drīkstat komunicēt. Ja? Lūk. Pieteikties. Tātad šim sludinājuma pieteikšanās ir CV online sistēmā. Šādi izskatās tā pieteikšanās. Ja? Es gāju 1., 2., kur šeit 3. solis nav iezīmēts. Tur bija jāievada tātad e-pasts. Šeit ir vārds, uzvārds, tālruņa numurs. Tas nozīmē, ko? Šī te forma nozīmē to, ka jūs piesakaties caur CV online sistēmu. Uzņēmums skatās visu sarakstiņu, kas ir pieteicies. Ko tas nozīmē? Ok, uzņēmums tiek pie kontaktiem, viņš kontaktē ar jums, bet ko tas no otras puses nozīmē? Šis CV saglabājās CV online sistēmā, un tas nozīmē to, ka jūs nododat datus arī viņiem. Ja? Veicot pieteikšanos, jūs piekrītat lietošanas noteikumiem. Ja? Ir vērts paskatīties, kas ir tie lietošanas noteikumi, un tur ir tas, kad jūs atstājat savus datus CV online. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ir kādi konkursi, kuros viņi uzrunā kandidātus, un ja viņi redz jūs piemērotīgi, viņi jums zvana. Ja? CV online kā atlases kompānija nevis uz šo vakanci, bet uz kādu citu. Un tas pats arī attiecās uz citām personāla atlases kompānijām. Es zinu cilvēkus, un ir virkni cilvēki, kuri neatstāja datus nevienām atlases kompānijām, un viņi nav interesēti. Viņi pat tiešo komunicē ar uzņēmumu. Jūs arī drīkst tā darīt un neiet šajā iekšā pieteikuma formā, bet komunicēt ar uzņēmumu. Es tūlīt parādīšu. Nākamais sludinājums arī no CV online. Šī ir bilde. Es neiešu tuvāk, dziļāk, vairāk šajā sludinājumā. Bet es pievērsīšu uzmanību tagad vienai lietai. Tātad šis ir CV online Baltkom sludinājums. Tātad pievienojies telekomunikāciju tehniķis Rīgā, viss forši. Sludinājums ir diezgan trendīgs, par tādu CV mēs arī runājam. Ja? Bet ko es gribu parādīt? Blakus es izkopēju ārā, šeit ir tā pati CV online pieteikšanās forma, tātad, kur viņi saka, veic pieteikšanos 1 minūtes laikā, bet tagad paskatāmies uz pašu sludinājumu pašā apakšā. Kur viņiem šeit ir informācija, CV sūtīt uz cv@baltkom.lv. Hopā! Te nu tā, sludinājums ir ielikts kā bilde no uzņēmuma puses, ar viņu tātad e-pastu, un jūs varat izvēlēties. Vai vislabāk piezvaniet un pasakiet, redz, kur es esmu tāds cilvēks, man interesē šis amats. Es saku tagad par šo Baltkom, bet vispār kopumā. Un sūtat uz šeieni, nevis šeit. Jā, nevis uz CV online, tur, kur ir tie kontakti. Un tā meklēt pēc iespējas vairāk tiešo kontaktu ar uzņēmumu. Ja uzņēmumā pasaka, nē, lūdzu pieskaties pie atlases kompānijas, un kad viņiem varbūt tā priekšatlase ir, vai arī viņi grib tur visus, lai ir vienā sarakstiņā, jo tā vieglāk ir sūtīt pēc tam atteikumus, tad citi ir ļoti svarīgs moments atteikumi, lai gan tur ir uzrakstīts informējumi, ka sazināsimies ar otrās kārtas kandidātiem, citi liek tos likuma pantus iekšā, ja, kas nedod, tā kā atbildi uzreiz, ka jāsniedz ar cilvēkiem. Tas nozīmē to, ka jūs aizsūtiet pataisno uz uzņēmumu un jūs drīkstat sekot līdzi, kā apzināts darba meklētājs jūsu CV statusam, teiksim tā, vai konkursu gaitai. Ja? Bet ļoti gudri to darīt, ja? Tā, lai tam cilvēkam otrā pusē ar jums ir patīkami runāt, tad, kad jūs zvanat un interesēties, lai tie jautājumi, lai viņi nav tādi, tā apmēram, jā, nē, vai kas, un tas otrs cilvēks saprot, negrib nemaz runāt vairāk tālāk, ja? Tā, jā. Te es paskatījos tagad arī CV online. Es parasti citu atlases kompāniju, citas izskatu šodien es CV online pieķēros. Tātad
Šeit ir CV online rekrutmenta, tā kā es teicu augšā, tātad pārdošanas speciālists, redzam, ka tas nav uzņēmuma logo ir cits un blakus CV online cits. Tagad šis ir tas piemērs, ja, kad te ir daļa no sludinājuma augša, ko es uzliku, ja, un kur ir sludinājums, ir tas ticdistribution.com, ja, bet ir arī CV online logo iekšā. Ko tas nozīmē un kā skatīties? Un kur vispār vēl sludinājumā pašā rakstīts SIA kurjers ir starptautisks modes aksesuāru vairumtirgotājs. Ja? Tas nozīmē tā, ka CV online veic atlasi pie viņiem. Un es pieļauju, ka ne tikai CV priekšatlasi, bet pilnu atlasi. Jo pie pogas pieteikties atverās šāda tipa veidla, nu tā kā sistēmas pieteikums. Un tas jau nozīmē to, ka iekšēji CV online izskata šos CV un arī veic atlasi. Ja? Tad pilnīgi cita sistēma aiziet uz citu pieteikšanās kanālu viņiem. Ja? Tātad, kāpēc es jums to stāstu? Lai jūs zinat, kas notiek otrā pusē. Vienkārši, lai jūs zinat to. Un, ja jums tagad rodas kāds jautājums, jūs droši varat uzdot kādu jautājumu saistībā ar to, ko es tikko teicu, jo iespējams es šim vairs tā tik ļoti nepieķeršos un iešu tālāk nākamajām tēmām, bet nu, šeit var daudz niansēti un plaši runāt. Ja? Un kamēr jums kāds jautājums čatiņā, jūs droši varat rakstīt, un tikmēr ir cita uzņēmuma papildus informācija. Tātad bija sludinājums, tātad, un apakšā ir uzrakstīta, kura atrodas informācija uzņēmums, tālrunis, kur zvanīt. Un tā ir zaļā gaisma, lūdzu, zvaniet mums. Tur gan nav norādīts nekāds vārds, uzvārds, un jūs nezināt, uz kurien jūs tur nonāksiet, ja? Bet jūs sakat un izrādat interesi tātad par to, ka jums interesē, ja? Un tātad Latvijas Amerikas Acu centrs mājaslapu ielicis un norāda informāciju, ja, kad ar viņiem var sazināties un kur viņi atrodas. Tāpat, kas man ļoti patīk šeit, kur ir papildus informācija rakstīts, ja, tur ir tā, pieteikumu ar motivācijas vēstuli un CV lūdzam sūtīt sadaļā, ja. Tur vispār ir uzrakstīts pieteikumu ar motivācijas vēstuli un CV. Ļoti interesanti. Runāsim tālāk, jums nāks atbildes, kā atbildēt uz šādiem un ko tad sūtīt šādā variantā, ja ir uzrakstīts, ja. Es atstāšu atvērtu šo jautājumu, bet jums pašiem būs atbilde. Ok, jautājums par sludinājumu statusu ir pievienots, kas skaidrs, bet tad ir atjaunots. Ko nozīmē šis vai veiktas izmaiņas? Es pieļauju, ka tas ir arī pa CV online. Viņi ceļ visu laiku augšā sludinājumus. Varbūt, ka tas ir saistībā ar noslēgto vienošanos uzņēmumam ar CV online, ka viņiem ir pa dārgākām naudiņām. Uzņēmums tā kā samaksā vairāk naudiņas nekā standarta cena, un CV online visu laiku vai sistēma ceļ augšā, tas sludinājums rādās kaut kur augšā vai pirmajā lapā vai ir kaut kāda īpaša atzīme. Un tas ir CV online mārketings, darba meklētājiem skatoties, tas ir mulsinoši, es piekrītu, jā. Jo tāpat arī SSLV sludinājumu portālā tie, kas ieliek sludinājumus, viņi var gan izcelt, gan arī viņi var ik pēc nedēļas viņu pacelt uz augšu pa maksu. Ja, ja aizbrauc kādā trešajā lapā, tad tas, kurš ir ielicis to sludinājumu, un tur arī ir tāds mīts, ka tālāk otro lapu neviens nelasa. Tas ir no tāda principa, kad uzņēmumam ir aktīvi, lai viņu vakance rādās augšā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē praktiski, var nenozīmēt neko. Uzņēmums ļoti aktīvi meklē to cilvēku, vienu vai vairākus komandā. Jā. Tā. Cik var ticēt CVLV atjaunināts pirms x stundām? Jā, tas ir tas, ko es tikko atbildēju. Tas ir par to, kad viņiem ir kaut kāda droši vien tiešām piedāvājumi klientiem, kur liek sludinājumu, kad viņiem ir īpaša kaut kāda iespēja, kad viņu visu laiku ceļ uz augšu. Agrāk tā nebija, un tad kandidātiem bija ļoti mierīgi. Es zinu, ka jau daudzus gadus par šo runā. Es domāju, tā vienkārši atslābinieties. Esat aktīvi, piezvanat uz uzņēmumu un noskaidrojat, un jums atbilde būs patiešām no uzņēmuma. Jā.
Ja kontaktos ar tālrunis un e-pastu, kuru ieteikt izmantot saziņai? Es kā komunikācijas cilvēks, man labāk patīk uzreiz zvanīt un runāt. E-pasts, tā ir pasīvā komunikācija. Jūs varat nesaņemt atbildi uz šo e-pastu. Jā. Ja jūs esat tam gatavs, ok. Bet varbūt, ja ir sludinājums sociālajos tīklos, es ieteiktu komunicēt uzreiz ar to cilvēku, kurš ir ielicis to sludinājumu. Pat taisno rakstīt viņam, kā viņš saucās, messengerī ziņu, vai arī privāti rakstīt, vai arī no tā biznesa konta, ja, un pat tiešo komunicēt uzreiz. Var citreiz arī uzreiz rakstīt tajā pašā komentārā apakšā, arī to viņi saņem atnāktā ziņa, bet, ja negribas komentārā, jo man, piemēram, Instagramā ļoti maz komentē un cilvēki laiko, viņi diskrēti skatās, bet tad, kad skatās, tad man atgriezeniskā saite privātajā sabirst, ja? Tāpat varbūt arī šī gadījumā rakstiet privāti. Nu tā, ja? Labi. Ejam tālāk, man ir ļoti daudz ko vēl teikt, bet es skatos, cik pulkstenis ir. Ļoti daudz. Ejam tālāk. Padzeršos? Jā, draudzēties ar atlases kompānijām es iesaku un ar vairākiem cilvēkiem no atlases kompānijām. Jā? Un te nu ir mans slepenais ieteikums, ko es ļoti skaļi negribētu teikt, bet sazinieties tieši ar uzņēmumu vakanču publicētājiem. Tātad, ja ir atlases kompānija, starpnieks pa vidu, sazinieties tieši ar uzņēmumu. Kādreiz jūs tādā veidā varat tikt pamanīts daudz labāk un varbūt pat pieņemts darbā nekā caur atlases kompāniju, jo viņiem ir iedot formālie kritēriji. Atcerieties, pagājušo reizi es pieminēju, ko meklē formāli un neformāli. Ja jūs aktīvi izējat uz kontaktu ar uzņēmumu, pat ja viņiem ir atlases kompānijas kontakti, tur var būt interesants rezultāts. Ja? Varbūt tā, ka atlases kompānija nepamana jūs vai nenovērtē jūs, vai tur var kaut kas aiziet. Ja? Es to ļoti skaļi nesaku. Ja citējat mani, tad necitējiet mani labāk par šo. Es pat nāku no atlases kompānijas vidas, un es zinu, ka tas nav ok, bet esot cilvēku pusē, es saku, daram tā. Jā, tur var būt ļoti labi rezultāti pēc tam. Ok, tātad šeit ir sociālo tīklu sludinājumi, ko es ņēmu bildes arī no šodienas. Un ko es gribu pievērst šeit, tātad uzmanību, jūs varat kontaktēt, piemēram, šeit sludinājums, nekas vairāk nav uzrakstīts kā meklējuma administrātoru, medicīnas klīnikā un viss. Un plašākai informācijai zvaniet. Ja? Un jūs varat jau līgu komunicēt. Tiešais veids. Un tā vienmēr būs, jā, sludinājumos. Ir, kur ir ļoti daudz informācija ierakstīt, ir, kur ir mazliet, un vienkārši zvaniet, interesēties. Bet zvaniet, interesēties, ir vērts. Tāpat, piemēram, sludinājums, jā, Hards darba apģērbi. Tātad tā ir oficiālā kompānijas mājaslapa, kur ir sludinājums, un viņi ir ielikuši mazu bildīti ar īsu tekstu, tātad amats, un tātad iepazīsties ar vakanci šeit, un viņi ir ielikuši CV Market linku, ja? Tur, kur ir sludinājums. Tas ir sludinājumu portāls CV Markets, un var apskatīties visu vakanci, ko es esmu ielikusi blakus. Tāda izskatās visa vakanci, ja? Un piesakies un sūtīt vēstuli. Šeit pat nav kontakts, kur zvanīt, bet jūs varat būt aktīvi, proaktīvi un atrast šo kontaktu. Un es vēlējos bišķiņ pieskarties tieši šim sludinājumam. Šeit ir ļoti interesants apraksts par kompāniju. Ja? Ļoti interesants. Ja? Šeit ir norādīts nepilnas vai pilnas slodzes. Birojā Saldū, ja? Vai Rīgā. Ja? Šeit ir sadalīti attālināts darbs, pilna vai nepilna slodze. Ļoti, ļoti interesanti. Ir tik daudz jautājumu, ir vērts komunicēt ar šo uzņēmumu. Ja? Un ir uzrunājošs teksts. Ja? Tātad lasiet jau šo augšējo sadaļu, nelasot visu pārējo apakšējo un pielaikojiet sev.
sajūtat, vai jūs vispār gribat tālāk lasīt. Ja gribat, ok, lecam iekšā. Tas nozīmē to, ka jau šeit par kompāniju ir atslēgas vārdi, kurus jums izmantot pēc tam savā sludinājumā, savā pieteikumā, ja, par ko es pēc tam stāstīšu nianses. Ja. Tātad pielaikot sludinājumu, šeit ir ļoti daudz uzrakstīti atslēgu vārdi vai tāds teksts, ko jūs varat, burtiskā nozīmē copy-paste nest uz savu CV, bet precīzi copy-paste neņemam, ja, bet ņemam līdzvērtīgus vārdus par to pašu tēmu. Ja. Kā rakstīt CV? Nākamajā reizē es to izstāstīšu. Neuztraucieties, bet tagad es to domu galveno. Ja. Un ļoti skaisti šeit ir aprakstīts tātad šis te darbs, ko tas nozīmē. Jūs atkal iejūtaties, to darīja iepriekšējais cilvēks vai cilvēki, jā? Vai arī kāds cits, kurš vairs nevar šo amatu apvienot, un viņam, teiksim, tiek nodalīti šie pienākumi un dod kādam citam cilvēkam. Tā arī var būt, ka tā ir jauna amata vieta šajā uzņēmumā. Šis ir arī viens no jautājumiem, ko ir vērts pajautāt, tad, kad jūs interesēties pie uzņēmuma, vai tā ir jauna amata vieta vai esošā cilvēka vietā, lai saprastu, kāda vide jūs gaida. Ja? Lūk, tātad šeit prases, ja? Tātad prasības, prasmes, ko viņi raksta. Ja? Šeit arī ir ļoti daudz soft skill un ir arī hard skill, bet šeit ir ļoti, ļoti minimāls tas prasību kopums. Ja? Piemēram, priekšpēdējā prasme uzņemt kvalitatīvus attēlus un video, tos apstrādāt un sagatavot publicēšanai. Ja? Nav norādīts, kur, nav norādīts ar kādām programmām. Tas nozīmē to, ko jūs protat, tā kā jūs protat. Super! Jā, man ir, jā. Piemēram, zināšanas par CEO pamatprincipiem. Nezināt, uzreiz ejiet Googlē iekšā, skatieties, kas ir CEO, apgūstat, uzzinat pamatprincipi. Tur ir pamatprincipi, nevis izcilas zināšanas. Pamatprincipi ir atslēgas vārds. Man arī ir zināšanas. Es patiesībā šo te sludinājumu, kad lasīju, sapratu, sevi var pieteikties. Es arī daru. Es pati sev šo lomu pildu. Patiesībā man arī tāds cilvēks vajag, jā. Ja ir kāds no jūsu vides un ir gatavs uz daļēju slodzi, jā, welcome, jā. Tā kā te ir uzrakstīts kaut kas tik vienkārši, ka sludinājums, kas ir pieejams gandrīz ikvienam, kam interesē šī joma. Ja? Un šeit viss teksts ir praktiski tas, ko jūs varat likt iekšā CV pie savām prasmēm, pie kompetencēm, par ko mēs runāsim, kā to atspoguļot. Ja? Un pēc tam mēs piedāvājam ļoti, ļoti plaši aprakstīts, ja? Viss, kas jums šķiet papildus jautājumi, ir zvans uzņēmumam, ja? Komunikācija. Vēl jau vairāk darba vietu birojā Saldū vai Rīgā, ja? Tas jau vēl jau vairāk, ja jūs gribat izbraukt no Rīgas un Dinamika, jūs varat braukt kādu dienu uz Saldu strādāt. Varbūt, ka kompānija to sedz, ja? Kā komandējumu. Tā arī var būt. Vai arī tiem cilvēkam, kurš ir no Saldus, no tās puses, tad viņam uz Rīgas office var būt komandējums. Tas viss ir aprunājums un izrunājums ar uzņēmumu. Lūk. Jā. Tā, es skatos, ir vēl kādi jautājumi, bet laikam tie nav tie jautājumi, vairs tie ir tie, ko es jau atbildēju. Jā, vai atlases kompānija skatās kandidātu sociālos tīklus? Jāskatās. Jāskatās. Un Google arī skatās. Tātad, un lai jūs savu piemērotību atspoguļotu savā CV, jums ir jātapina jauns CV. Ja? Un tagad, balstoties uz to, kā jūs redzat sevi, tagad liekam kopā šo bildi, ja, visu. Tā ir tikmēr, ja manis nav sociālos tīklos, vai to ņem vērā un atmet kandidāti neatrod. Nē, tā nav. Es neesmu dzirdējusi, ka tā darītu. Tā, jaunais, tātad jūsu jaunais CV atspoguļo jūsu personību, akcentē vērtību un spējas, izceļ atbilstību pēc kā? Pēc sludinājuma. Un tagad no šī brīža
CV saliekat kopā ar sludinājumu. Tāpēc tas mīts, ko es teicu, ka viens CV dara uz visām vakancēm, nedara. Izceļ atbilstību nozīmē to, ka jūsu CV ir elastīgs un jūs pielāgojat to katrai vakancei. Ja jūs izstrādājat entos CV, nevis entās motivācijas vēstules. Jūs izstrādājat vairākus CV, piemērots katrai vakancei. Ja? Un tādu CV, kas pauž deksmi, kā var paust deksmi, tie ir emociju vārdu CV saturā orientētu tieši tai kompānijai, tieši viņu produktam vai tieši tai vakancei amata lomai. Tālūk. Tā kā to saturu mēs veidosim balstoties uz jūsu ieinteresētību. Tātad vēl sagatavošanās. Vienā pusē es rakstu, kas ir parasts standarts CV, tas ir vērsts uz pagātni. Vērsts uz pagātni, kur apraksts ir caur amata lomas darba pienākumiem. Tie ir jūsu iepriekšējie pienākumi. Tas vairs nekādā veidā nesasauksies ar jauno. Un pat ja kaut kādas paralēlas var vilkt, tad jūs liksiet tikai paralēlas, nevis visu. Lai tam, kurš lasa CV, nav jādomā par to, kā tad tas, kurš darīja to pagātnē, kādreiz, vai kā tad man viņš derēs. Tas nozīmē to, ka tas, kurš lasa CV, viņš ļoti domā, viņam liela piepūle jāuzliek, ir uz savu. Tātad tas nozīmē to, ka jūs uzliekat atbildību patiesībā uz tā cilvēka pleciem par jūsu nākotnes karjeras izvēli. Ja jūs esat pagātnes formā aprakstījuši savus amata pienākumus, tas nozīmē to, ka viņš izlēma, vai jūs derēsiet vai nē. Savukārt, ja jūs pats esat uzrakstījis tagadnes formā par sevi, kā es pateicoties pagātnē, tagad protu to, kas ir pielāgots tai vakancei, tad jūs pats pasakat savu piemērotību, un ar to jūs esat iekāpis jau jaunajā CV standartā. Ja? Tas vairs nav formāls, vecais ir formāls, jaunais nav formāls. Jums nav nekādi darbi un amata pienākumi uzrakstīt par pagātni. Jums ir tikai tas, ko es protu tagad un vērsts uz priekšu. Ja? Jūsu atbildības prasmes. Ja? Un CV vairs nav universāls. Tās ir ar atslēgas vārdiem. Ja? Un ja vecais CV iepriekšējais radīja jautājumus, uz kuriem nebija atbildes vai neradīja interesi, tad jaunais tieši otrādāk, viņš rada interesi ar jums turpināt sarunu. Ja, kur jūs jau esat ielikuši tādus akcentiņus, balstoties uz sludinājumu, balstoties uz savu pieredzi un savu piemērotību. Jūs esat atklājuši savu personību tai skaitā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi jaunajā CV ielikt savu personību. Jo ko tad pieņem darbā cilvēku, tad uz kā pamata viņi pieņems jūs paaicināt uz interviju, tāpēc, ka viņi pamanīs jūsu personību. Sludinājumā tas būs izlasāms un sajūtams. Ok? Jā. Tāpēc sagatavošanās CV izstrādē ietver vairākus punktus. Un jums pirmām kārtām ir ļoti svarīgi sev nodefinēt es kā cilvēks, kā personība, kāds es esmu. Tātad, lai to izdarītu, jums ir jāparunājās ar sevi. Varbūt ar kādu citu, lai palīdz jums. Ja? Un kāds tas esmu, kā es sevi atspoguļoju, ko es par sevi varu pateikt. Tas ir viens no svarīgākajiem punktiem, jo es izstāstīšu, kur tas būs jāliek CV. Ja? Tātad jūsu profesionālā pieredze, tie ir visi fakti par jūsu darba pieredzi vai arī projektu darbiem, vai arī papildus dažādiem darbiem, kas ir kaut kādā organizācijā, vai kā labdarības darbi, vai kā darbi, kas ir ģimenes ietveros, vai kaut kādos pasākumos, kur jūs esat piedalījušies un jums ir zināšanas kompetence. Viss tātad laika periods, jūsu atbildība vai amata loma un uzņēmums vai organizācija vai projekts. Visu sarakstiet sev, ja? Tādā rindiņā. Pilnīgi visu. Ja? Tas ir uzdevums, ko atcerēties par sevi. Ne tikai tās vietas, kas ir ar darba līgumiem. Ja? Varbūt ir arī neoficiālās darba vietas. Arī tās sarakstiet. Jūs sapratīsiet, kāpēc jums būs daudz vieglāk veidot jauno CV saturu. Tad nākamais ir izglītību, gan akadēmisko, gan arī apmācības, arī neformālās kursus, seminārus, kā arī visu to, ko jūs klausāties gan podkastus, gan Latvijas, gan, nezinu, no citām valstīm vēl, ja? Gan, kur jūs lasat, interesēties, audiogrāmatas lasat, piemēram, un klausāties. Visu, ko jūs papildus interesēties, gan ar certifikātiem, gan bez. Ja?
tas viss noderēs CV satura radīšanai. Ja? Tātad tehniskās prasmes, tās ir visas prasmes, iemaņas, zināšanas, ko jūs protat. Ja? Gan IT, gan arī citas tehniskās prasmes. Ja? Piemēram, CV var ierakstīt, esmu ar tehniku uz tu. Ir citi, kur raksta, esmu ar tehniku uz jūs. Ja? Un tad var pamatot. Ja? Tātad visas valodu zināšanas, ja? Valodu zināšanas bez kategorijām ABC. Nē, brīvi tekstā. Ja? labi, jūs varat rakstīt arī, piemēram, par krievu valodu, kā priekšrocība arī rakstīt, ja, krieviski. Tātad brīvā tekstā uzrakstat savu to pašvērtējuma līmeni. Tāpat visu valodu pārbauda pēc tam intervijās. Ja? Tāpat to pārbauda, vai tiek dot rakstiskie uzdevumi vai arī intervijās. Un tātad personības šķautnes. Ja? Tas ir tas, ko es jau teicu pirmais. Tātad profesionālās. Kāds jūs esat kolektīvā darba vidē, kā jūs sevi raksturojat, vai arī, ja jums ir kāds personības tips caur testu zināms, arī to jūs varat uzrakstīt un definēt. Ja? Tāpat arī profesionālās iemaņas, tās ir tās pašas kompetences, ko mēs sakam. Ja? Kompetences, prasmes, profesionālās stiprās puses, ja? Tas ir tas, kas ir jums arī jāapzina. Šis ir patiesībā ļoti liels un plašs punkts. Es ieteikšu vienu tādu ieteikumu, kā to darīt. Tas ļoti būs vajadzīgs priekš CV, sevišķi priekš kompetenci CV. Tas nozīmē to, ka tā būs atsevišķa viena sadaļa, kurā jūs rādīsiet ar sludinājumu piemērotību, kur sludinājumā bija rakstīts gan prasības kandidātiem, jūs varēsiet pamatot, ka jūs esat atbilstoši, gan arī tā sadaļa, kur ir pienākumi, tā sadaļa arī ir par to, ka es jau to esmu darījis, vai es to protu, vai man ir izpratne par to. Ja? Tā būs tā kompetenci sadaļa, ko es jums stāstīšu nākamajā reizē tieši par kompetenci CV un vēl par dažiem CV veidiem, kur šis punkts ļoti svarīgs ir. Un ne tikai profesionālās iemaņas nosaukt sarakstiņu veidā, bet arī aprakstīt tādu rindkopu. Ja? Šis ir diezgan ietilpīgs darbiņš, bet ir ļoti vērts, jo tas jums palīdz apzināties sevi, un šīs zināšanas jums arī ļoti, ļoti palīdzēs pēc tam darba intervijā, kad mēs runāsim vēl aiznākamajā nodarbībā par darba interviju. Tā kā šī te sagatavošanās CV sastādīšanā ir ļoti, ļoti nozīmīgs posms vispār visos darba meklējumos un sevas prezentēšanā. Jā. Tad ir viena ļoti svarīga sadaļa intereses, hobija vai aizraušanās, varbūt pat dzīvesveids jūsu. Aprakstiet arī to paši priekš sevis. Šī ir viena no svarīgākajām sadaļām CV, jo intereses saved kopā cilvēkus. Es par to stāstīšu vairāk arī vēl pēc tam, kādos piemēros, bet ir tā, ka jums ir jāparāda, ka jūsu dzīvesveids ir tas, kas jūs radīs tagad par to personību, kuru viņi pieņem darbā. Ja? Un es nerunāju par tādām lietām, kas ir dziļi individuāls un privātas. Es runāju par tādām, kas tieši otrādāk atver un paver iespējas jums. Ja? Un jomas, kurās orientēties viennozīmīgi, tas ir saskaņā ar to, ko es teicu par jūsu profesionālo pieredzi, ne tikai darba līguma ietvaros, bet arī vispār jūsu brīvajā laikā, kā jūs pavadat brīvo laiku, vai arī ģimenes vai draugu interešu loks. Tas arī var būt, kas jūs aizved uz jauno darba vietu. Ja? Un tās ir vispār visas zināšanas, kas jums piemīt. Ja? Tātad šis būs CV saturs, ko mēs veidosim kopā. Respektīvi, es jums izstāstīšu informāciju, kā jūs varēsiet izstrādāt pilnīgi cita rakursa CV. Ja? Nevis sausu formālu, bet ļoti uz jūsu personīgo pieredzi orientētu saistībā ar to piedāvājumu, kuram jūs gribat pieteikties. Jā, jo tā doma galvenā ir tā, ka, ja jūsu pieredze ir kā bieza grāmata, jā, tad CV ir tikai citātiņš. Tikai citātiņš par to izcilāko saistībā ar to amata lomu, kurai jūs sev piesakat. Jā. Un ideālajā variantā, ka tas var būt vienas lapas CV. Jā. Lai tas jūs aizved uz to jūsu sirds darbu.
Un, ja ne uz sirds darbu, tad sākumā uz kompromisu vietu, un pēc tam uz sirds darbu. Jā, arī tādas kompromisu vietas var būt, tad, kad jūs pieņemat, ka viņas ir, jūs vienojaties ar sevi uz cik ilgu laiku, un tajā brīdī, kad jūs esat šajā darba vietā, jūs gatavojaties uz savu sirds darbu. Jā, tā arī ir metoda tehnika, kā sev veiksmīgi vadīt darba meklējumos. Jā, nu lūk, te ir ienākuši daži jautājumi vēl čatā. Paskatīšos tos. Vai ir kādā no nākošajām nodarbībām varētu praktiski uzrakstīt pilnu CV kādai vakancei, piemēram, no jūsu zināšanām prasmu skatu punkta? Šis ir ļoti liels un dziļš jautājums. Šito es vairāk privāti dodu. Šeit man nesanāks praktiski atbilstoši CV vakancei. To tad var pie manis vērsties. Jā. Lūk. Ejam tālāk. Tātad, kā jau es minēju, ir sistēmas CV, kas ir LinkedIn. CV online arī ir sistēmas CV, viņu bāze. Es tur neesmu iedziļinājusies tagad, bet to, ko es gribu teikt un akcentēt, neizmantojot sistēmu CV, sūtot kaut kur uz pieteikumiem. Eiropās tas ir publiskajā sektorā, Eiropas Savienības institūcija vidē, bet sistēmu CV LinkedIn arī prasa pievienot patiesībā nevis LinkedIn profilu vakancēm, bet jau kā pielikumu. Ja? Neizmantoju to, tas nav labais tonis. Tātad, lai izveidotu sistēmas CV, kas ir tas pats LinkedIn pieminētājs vai vēl kādā citā sistēmā, tur ir tā atslēga rakstīt pēc sistēmas principiem veidot to CV. Ko nozīmē sistēmas princips? Tātad saprast to, ka tā CV sistēma ir būvēta uz algoritma, katrs lodziņš ir meklētāja lauciņš. Ja? Tātad saprast to, ka pēc vārdu uzvārdu jūs nemeklēsiet, bet pēc kā tad jūs meklēsiet? Pēc amata, pēc pienākumiem, pēc prasmēm. Tātad spēt ierakstīt prasmes par sevi tā, lai jūs izlektu konkrētajā jomā jau pirmajā sarakstā. Par LinkedIn ir vesela tēma, kā to rakstīt, un ir arī konsultanti, kas stāsta, jūs varat aiziet apstīties manu LinkedIn profilu, tāds nedrīkst izskatīties nevienam darba meklētājiem, kā izstās man. Es varu mazliet atļauties, man tas nav tik svarīgi, un par cik es nevaru citu cilvēku profilos vest, tāpēc mans LinkedIn profils izskatās kā piemērs, kādu lūdzu neatstājiet, ja jūs vēlaties sev reprezentēt. Ja? Savukārt dizaina CV ir tas, kas jūs reprezentē, tas, kas jūs pārstāv, ja? Un dizaina CV princips ir, ka jūs sūtat pēc sludinājuma atslēgu vārdiem. Tā ir galvenā atslēga. Saturs veidojas pēc sludinājuma atslēgu vārdiem. Ir vizītkartes CV, bet tas veidojās vairāk pēc jūsu pieredzes, kā jūs sev prezentējat, ja? Bet visi pārējie CV, par ko mēs arī runāsim, tas ir balstīts pielāgot sludinājumam. Ja? Tātad pielāgot sludinājumu tai savai pieredzei. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs aizved uz darba interviju gal galā ātri. Tātad viena svarīgākā kļūda, ko CV raksta, ļoti plašu informāciju par sevi, vārds, uzvārds, foto, telefons, dzimšanas dati, personas kods, tautība, ģimenes stāvokla, adrese. Iezīmētais lauks ir diskriminējoši. Jūs paši sevi diskreditējat. Lūdzu, pēc iespējas mazāk izpaužat šo informāciju. Tas, kas ir vajadzīgs, ir vārds, uzvārds, telefons un ēpasts. Viss. Foto pēc jūsu izvēles. Lai gan, ja nav fotografija, tad tas nozīmē to, ka jūs dodat neoficiāli atļauju iet meklēt jūs Google vai uz sociālajiem tīkliem. Kāds tad jūs izskatāties? Tādēļ es ieteiktu CV likt savu bildi tieši tā, kā jūs gribat, lai par jums domā darba devējs. Jūs varat pats izlemt, jūs varat pats veidot savu tēlu, imidžu,
likt savu bildi, lai jūs varētu sev reprezentēt, pārstāvēt. Ja? Viss pārējais nekādā gadījumā neliekat nevienu informāciju par sevi, kas skar šos te. Jūs sevi diskreditējat. Ja? Ir sevišķi dzimšanas dati, tur ir 3 veidi diskriminācija. Ja? Padomājiet, kāda. Nu labi, es pateikšu. Horoskops, visi auni ir tādi, tikai ne aunas, numeroloģija un, protams, vecums. Ja? Tā kā pamēģiniet to nedarīt, un arī no sociālajiem tīkliem paņemiet ārā uz to aktīvo brīdi, kamēr meklējat darbu. Ja? Lūk, tālāk, CV, tips and tricks. Šis attieksies vairāk uz jau izstrādi, bet lai jūs sāktu domāt. Tātad, ko jau es runāju, ko jau es teicu, CV tekstu rakstīt ar atslēgas vārdiem, gan sistēmas CV, gan arī savā dizaina CV. Tātad pielāgots organizācijai, jā, vai uzņēmumam, amata specifikai, videi. Amata specifikai, kā var būt pielāgots CV, jūs izmantojat nozares terminoloģiju. Tie būs tie atslēgas vārds. Jūs parādat savu kompetenci, savu leksiku, kādu jūs lietojat. Nelietot, ja jūs esat tā kā profesionāls vai ka jūs esat jau brieduma gados cilvēks, nelietot tādu leksiku, kas ir tūlīt pēc vidusskolas vai augstskolas līmenī cilvēkam bez pieredzes. Aizdomājieties. Ja? Tas ir ļoti, ļoti svarīgs moments, kādā jūs parādat nelietot īpaši vienkāršo valodu, lietot tomēr profesionālo valodu. Tātad nākamais CV ir tagadnes formā. Jūs nerakstat par to, kas es biju toreiz, jūs rakstat par to, kas es esmu tagad. Tagadnes formā, es protu tagad, es esmu šis, man ir spējas tādas, varēšana tāda. Ja? Tātad veidot savu CV kā matricu pa blokiem. Tātad tas nozīmē to, ka tas jūsu CV ļaus būt elastīgam, tā kā es jau rādīju vienu no darba piedāvājumiem, no sludinājumiem, kad ir izveidots trendīgs, ja? Tāpat arī CV var mainīt secību kārtību. Vēl viens triks ir tāds, kad ir gara darba pieredze, un daudz no tām šķiet, kad viņas, kad vairs nav aktuāla šī pieredze. Ko darīt? Apkopot pa gadiem laika, teiksim, vienībās ielikt vairākas darba pieredzes, piemēram, laikā no 2000. Gada līdz 2005. Gadam, ja tur ir kaut kādas 4 pieredzes, visas ielikt vienā pieredzē. Ja? Un uzrakstīt rindiņā citu aiz citas savas atbildības, savus amata lomas, tādā veidā jūs neaizņemat lielu vietu. Ir cilvēki, kuri saka nerakstīt šo pieredzi iekšā vispār CV. Es saku rakstīt, bet gudri rakstīt, apkopojot laika periodus, neveltot tam lielu laukumu, bet tomēr rakstīt. Ja? Lūk, vēl viens tips un triks ir balstīts uz tendencēm. CV sākumā rakstīt esenci par mani, kas ir no motivācijas vēstules. Ja? Šim es jau bišķiņ pieskaršos vēlāk. Un tā tad akcentēt savu meistarību, izcilību, ko es protu tagad balstīts uz vakanci. Ja? Tātad tās ir tās galvenās manas norādes, lai jūs veidotu savu CV izcilu. Ja? Jo atcerieties, lai jūs esat kā vienādi papagaļi, tas ir joprojām CV atspoguļo jūs tā kā spogulī, ja? Jūs spoguļojat viens otru. Šis princips nav atmests. CV tendences šī brīža. Vienas lapas CV, to jau jūs esat sapratuši. Ja ir 2 lapas, tad tam tiešām ir jāattaisno laukums. Man ļoti reti, kad ir ieteikums taisīt uz 2 lapām, kur es konsultēju cilvēku, tomēr uz 1 lapas ļoti daudz var sarakstīt. Formāts ir sadalīta lapa vai nu horizontāli, vai nu vertikāli, es rādu otrādāk, vai nu horizontāli, vai nu vertikāli, ja, matricas tipā veidojās, ja. Tātad šādā veidā jūs sadalat savu CV, kur informācija nav no lapas vienas malas līdz otrai, bet sadalīts laukums. Un 2 vienā integrēta motivācijas vai pieteikuma vēstule pašā CV, un tā ir galvenā atslēga vienas lapas, kur iekšā CV ir jūsu motivācijas vēstules esence. Tā ir tā sadaļa par mani. Un tamdēļ tas mīts, ka motivācijas vēstules nelasa, ir patiess,
Bet, ja tā ir ievietota CV un pamatoti, tūlīt es došu informāciju, kā sastādīt šo tekstu, tad tas ir perfekts veids, kā jūs varat pasniegt sevi un izlasīt šo informāciju, un jūs sev varēsiet veiksmīgi aizvest uz interviju. Ja? CV vēl viena tendence ir infografikā, kur jūs varat gradēt un skalēt savas zināšanas. Tas ir trends, tas nav jaunums, joprojām aktuāla informācija, kas CV ir nepieciešams ievietot informāciju, kur atpūtināt acis. Un ja jūs varat sevi ieskalēt, iegradēt un dot procentus vai vizuāli parādīt savas zināšanas grafikā, fantastisks veids, kā vizualizāciju CV izstrādāt. Ja? Es šo iesaku, un tas ir tāds must have, kam ir jābūt CV. Un par fotogrāfiju jau minēju, ja? Tātad reāli, kā izskatos dzīvē tagad uz šo brīdi, ja? Tādu iespaidu, kādus vēlos atstāt, ja? Jūs katrs pats izlemat un izdomājat. Šīs ir tendences, pēc kurām es vados CV izstrādē, ja? Tas ir tāds ļoti svarīgs moments. Tātad CV, ja, un arī motivācijas vēstules, ja, ir, kur raksta tikai motivācijas vēstuli, bet CV, tas balanss ir, ja, tātad saņemt uzaicinājumu sarunu, un balanss ir, kā tad izveidot šo te, informāciju sastrukturizēt uz vienas lapas, ja, tātad gan ar saturu, gan ar dizainu, gan ar apjomu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ja, kad jūs sabalansējat, un jums tas viss ir tādā tā kā gan ar krāsām, gan ar formātu, gan ar formu CV, ja, gan ar teksta daudzumu. Teksta daudzumam jābūt pietiekoši, nedar ierakstīt pamat frāzes un viss. Jūs vienkārši neaiznesīsiet to vērtīgo informāciju. Ja. Saturs ir karalis, ja, sevišķi mārketingā. Šis CV arī ir jūsu mārketings. Tagad es iedošu tādu informāciju, kuru es ļoti ilgi domāju, vai es publiski gribu tik skaļi to teikt, bet tomēr es nolēmu, es riskēšu. Tātad pieteikuma vēstuli, pieklājības vēstuli viņi nelasa reāli no prakses jums saku. Motivācijas vēstule, tā nav pieteikuma vēstule. Motivācijas vēstule no pieteikuma vēstules atšķirās tā. Drīzāk otrādāk, pieteikuma vēstule no motivācijas atšķiras tā, ka pieteikuma vēstule ir labdien, es piesaku sev konkursam un kur ir mans CV. Tā ir pieteikuma vēstule. 3 vārdos pateicu. Motivācijas vēstule ir tā, kurā jūs rakstat savu interesi un pamatojumu, kāpēc tieši kāpēc mani tieši izvēlēties. Ja? Vai arī kaut kāda cita specifiskā informācija, kas sludinājumā norādīts. Ja nav sludinājumā norādīta, ko tieši rakstīt motivācijas vēstulē, es ieteiktu nerakstīt vispār motivācijas vēstuli. Tikai tad, ja ir norādīta specifiska informācija. Ja nav norādīta, tad veidot 2 vienā, respektīvi veidot motivācijas vēstules esenci CV un sūtīt CV bez motivācijas vēstules kaut arī ir norādīts sludinājumā. Tā kā es jau jums iepriekš rādīju sludinājumus un tieši vērsu uzmanību uz šiem punktiem, kur vienā pat bija rakstīts pieteikumu un motivācijas vēstuli, ja? tā kā apkopots un viņi paši nesaprot, ko es šajā gadījumā ieteiktu nerakstīt vispār, bet CV sūtīt ar esenci, kas jau būs uzrunājoši. Ja? Jo pēc mītiem nelasa viņas, tad kāpēc viņas rakstīt? Ja? Tas jau nozīmē to, ka ir neefektīvi un jūs patērējat laiku tur, kur nav vajadzīgs. Ja? Bet, ja lasa tomēr motivācijas vēstuli, tāpat viņi lasa 5 līdz 10 sekundes, ne vairāk. Ja ir atsevišķi konkursi, kur tiešām ir vajadzīgs motivācijas vēstules pamatojums, un tur ir tā kā izklāstīts kaut kāda stratēģija, taktika, tas ir cits stāsts, tur lasa un tur šis neattiecās. Jā. Parasti arī tehniski motivācijas vēstuli iet kā atsevišķs no CV un ir 2 pielikumi, ko jūs sūtat, ver vaļā pirmo CV. Ja CV nav saistošs, motivācijas vēstuli kā pielikumu neatvērs vaļā. Ja? Ja CV kā otra lapa motivācijas vēstuli ir pievienot vienā dokumentā, aizbrauks, bet paskatīsies tās 5 sekundes tur, atslēgvārdus meklēs. Kas ir trešais, ko es rakstīju vēstule 2 vienā,
tā ir kā motivācijas vēstule. To var veidot ar grafikas elementiem. Es to iesaku jauniešiem vai skolniekiem, kuriem nav pieredzes, kad mēs veidojam 2:1. Ir motivācijas vēstule, ļoti pieklājīga, tehniski izstrādāta glīta šī brīža tendencēm, bet iekšā ir ielikts arī kaut kāds skala diagramma par viņa zināšanām, bieži vien varbūt valodas vai tehniskās zināšanas, vai arī piedalīšanās kaut kādos brīvprātīgajos vai projekta darbos, ja, tādu informāciju, un tas nav CV. Bet tā ir motivācijas vēstule ar šiem grafiskajiem elementiem, kas iedod pilnīgi paplašinātu skatu. Šobrīd uz ēnu dienām es palīdzu vienai skolai, jauniešiem, skolniekiem 11. klasē izstrādāt tādas pieteikumu vēstules, kur viņus paņem ar pirmo reizi, jo tā ir diezgan liela problēma, ka jaunieši nemāk, un tad es viņiem iesaku šo veidu, kur viņiem pilnīgi acis spīd, kaut kas jauns, tas mums patīk, ja? Tā ka šis arī ir veids, kā var paskatīties uz pavadvēstulēm, bet tomēr es jūs vedināšu uz tādu CV, ja, kurš izceļ jūs neesat vienādi, visi kandidāti darba tirgū kā ozozīles, jūs izceļaties, un ar ko? Tātad ar spēcīgu CV, ja, ar personalizētu saturu, ja, jūs tagad zinat, kāpēc, un jūs zinat, kā to specifiski taisīt. Nākamajā reizē mēs iesim CV saturā, bet tagad jūs zinat pamatojumu, kāpēc, ja, ar atbildēm uz jautājumiem, uz kādiem jautājumiem, uz to, kas ir sludinājumā rakstīts, jūs sevi pamatojat kā atbilstošu cilvēku. Ja, un tādā veidā veidojas spēcīgs pieteikums, un pat, ja vajadzīga motivācijas vēstule. Un tagad es iešu iekšā motivācijas vēstules saturā, un tagad šito saspicēju mausas, lai gan jau tāds pagājis laiks, un es izmantošu laiku vēl līdz beigām, varbūt drusciņu vairāk tagad, kas būs mums 7:30 un vēl bišķiņu uz priekšu, un tad jautājums izskatīsim, bet šis ir ļoti, 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 ļoti svarīgi. Ja? Motivācijas vēstules 4 punkti, ko darba devēji man ir pateikuši, ko viņi grib redzēt. Pirmais, kas es esmu, cik gadu un kādā jomā, ja? Kāpēc es piesakos, tas ir pamatojums caur komplimentu uzņēmumam, ja? Kāds es esmu, piemītošās kvalitātes un atbilstība, ja? Un kur virzos, kāda ir nākotnes perspektīva saistībā ar šo pozīciju vai šo jomu, kurai jūs piesakaties. Šie ir 4 punkti. Es jums uzdāvinu dāvanu un ejam katrā no punktiem iekšā. Tātad, es kā profesionālis, pirmais punkts, jā, ar cik gadu pieredzi un kurā jomā esmu tagad apkopot, uzrakstīt vienu teikumu, kāda man ir pieredze. Tātad, kāda jums ir pieredze, uzrakstat vienu teikumu. Jā. Tā ir jūsu kvalifikācija, tā ir jūsu kompetence, tā ir jūsu sagatavotība. Jā. Tas viss ir, es kā profesionāls tagad esmu, jā. Bet tātad, jā. Ja? Tas parādīs, kā jums iekšēji mirdz acis. Ja? Tātad tā ir sasaiste ar amatu. Un tagad ir ļoti svarīgi, jūs pasakat, kādā jomā jūs esat profesionāls, un jūs sasaistat sevi ar amatu, kādā veidā, caur komplimentu. Izrādat uzmanību, ka sekojat līdz aktuālajam ar dziļu un emocionālu piesaisti produktam vai kompānijai vai jomai, ar misijas un dzīves vērtību līmeni jūs varat komplimentu izteikt. Ja? Šis ir tāds dziļums, kurā jūs varat ieiet. Tātad kompliments ir viens teikums. Ja? Es nākamo reizi rādīšu piemērus, kā tie komplimenti izskatās. Ja? CV iekšā ievietoti. Jums būs uzdevums tagad pašam pameklēt gan sludinājumu, gan paskatīties, kā jūs varat izveidot pieteikumu, ko es tagad saku, ja? Tātad par mani aprakstu motivācijas vēstules esencei. Ja? Tātad kompliments sasaistē ar to jomu, ar kuru jums ir pieredze, un interesi ar viņa uzņēmumu caur komplimentu jūs iekomplimentējat, un tāpēc jūs gribat būt daļa no viņa komandas. Ja? Un tādā veidā jūs izrādat savu iesaisti, interesi
par uzņēmumu, un tā būs jūsu dziļā motivācija, kāpēc jūs vispār tur piesakaties. Ja? Nākamais tātad ir personība un kvalitātes. Tātad jūs paņemat no sludinājuma to, ko viņi prasa, soft skills un hard skills, un katru ieraksta 2 vai 3. Ja? Tādā veidā jūs apliecinat, ka jūs esat īstā persona, ka jūs esat piemērota un ka jums ir šīs te prasmes zināšanas. Ja? Vai arī jums ir interese apgūt šīs prasmes un zināšanas, jo jums ir pamatojums, kāpēc, ja? Un to jūsu CV tālāk pamatos. Okay? Un 4. tas ir redzējums nākotnē. Tas ir tā, kad kā jūs redzat nākotnē attīstamies ar šo uzņēmumu. Un sadursme ir tajā un kļūda, ka jūs gribētu teikt par amatu vai amata lomu statusu. Nē, nesakat to. Vairāk runājiet un pasakat par to, kādos projektos jūs gribat būt iesaistīts. Amata loma pievilksies tam līdzi. Jums ir jāparāda, kādos procesos jūs gribat būt iesaistīts. Ja? Kāds ir jūsu nākotnes redzējums ne caur amata lomu, jo tādā veidā jūs konkurējat ar esošiem cilvēkiem, varbūt ar to esošo cilvēku. Ja? Un viņš viennozīmīgi teiks, jau psiholoģiski, jau zemapziņā, nē, jūs man nedarat, ja? Izkonkurēs mani ar laiku. Nu, lūk, tā, šie ir tādi 4 punkti, kurus es iesaku veidot aprakstā par mani. Un arī motivācijas vēstulē, ja viņi ir vajadzīgi paplašināta, tad par katru šo punktu jūs rakstat gandrīz rindkopu pamatojot. Ja? Bet izaicinājums ir uzrakstīt vienu teikumu par katru, un tad viņi veidojās kā esence. Nu, varbūt 2 teikumus, bet ne garāk, jo CV vairāk nebūs vieta. Nu, lūk, un tad jūs tādā veidā izējat no lūdzēja pozīcijas, jo lūdzējs ir tas, kurš lūdzu piesakaties līdz tādam datumam, lūdzējs ir tas, kurš izsludina konkursu, lūdzējs ir tas, kurš saka, lūdzu sūta savu pieteikumu un motivācijas vēstuli, nu, tā kā CV un motivācijas vēstuli, jūs saprotat, kurš tad ir lūdzējs, viņi, un jūs adekvāti nākat kā iespēja devējs, jā. Kurš tad jūs esat, bumba vai tas suns, vai tas, kurš ar to bumbu spēlēsies, jā? Tā kā te var paskatīties no dažādām pozīcijām, un kas ir pats svarīgākais, ka CV nav tā jūsu pieredze koferos, lielajos čemodānos, jā? Tie paliek bagāžā. Jūsu CV ir rokas somiņa, ko jūs ņemat līdzi. Ja? Tas ir pats galvenais, tas ir jūsu CV. Jums jāprot ir no visa galvenā, lielā tā informācijas apjoma, kā es teicu par grāmatu, ja jūsu CV ir tikai citāts. Tad no citas puses ir pateikt, ka jums ir bagāža un pieredze, un varbūt ir kaut kāda bagāža, kas vispār vairs nav aktuāla un vajadzīga. Bet te uzmanīgi, es saku, ka visa pieredze ir vērtība, te ir jāprot izlobīt, jo jūs esat meistarīgs tajā, ko jūs darat ilgstoši, un ir duplicējumās vai multiplicējumās jūsu iemaņas uz jauno vietu viennozīmīgi, un tās jūs tur aizvedīs. Un tāpēc mums ir jāprot uzrakstīt tāds rokas somiņa izmēra CV, kas jūs aizved uz šo darba vietu. Tieši ar šo rokas somiņu. Un tad, kad jūs tur būsiet, jūs visus savus čemodānus vērsiet vaļā un savus zināšanas tur pielietosiet. Jā, tālūk tas notiek. Tā kā tik tālu no manis viss šim vakaram, ko es vēlējos nodot un sagatavot jūs nākamajai reizei 14. novembrim, kur mēs iesim iekšā tehniski, tā būs vistehniskākā nodarbība tieši par CV. Struktūru, apjomu, saturu, niansēm, detaļām, par visu. Un tad es atbildēšu uz visiem jūsu jautājumiem, kas ir saistīts par CV, kurus jūs jau man tagad esat gribējuši uzdot jau, un jau uzdodat, un es pārnesu. Tagad es esmu gatava skatīties visus jūsu jautājumus. Tā kā te ir mani kontakti. Nav visi kontakti, bet jūs varat man atrast arī Instagram profils, Rudīta Nīcgala, piesakojat un apskatāties kaut kādas aktualitātes, kas tur varētu būt droši jums saistoši. Tā kā es tagad eju uz čatu.
eju uz jautājumiem. Paldies jums par lielo jautājumu gūzmu. Eju atpakaļ un lasīšu tūlīt. Tā. Cik man tālu jāskatās. Tā. Tā, jautājums. Norādot iepriekšējo pieredzi, kā es varu rakstīt tagadnes formā? Iepriekšējā pieredze ir jūsu amata loma un pienākumi. Es runāju par to, ka jūs nerakstat pienākumus, bet jūs rakstat, ko jūs protat tagad, pateicoties tiem pienākumiem. Jūs nerakstat pienākumus, bet jūs rakstat prasmes, zināšanas, iemaņas tādā veidā. Jā. To nākamreiz vairāk praktiskāk CV varēs uzreiz saprast, kā tas ir jādara, bet atbildi jau ir šobrīd. Jums ir jāizsecina, kādas jums nāk zināšanas, pateicoties tam, ko jūs darījāt amata pienākumu ietveros, un tur ir vesels saraksts. Tā, manuprāt, diskriminējošā informācija var labi strādāt, lai atrastu savu īsto vietu. Cilvēki, kas tev saprot, atbalsta pa īstam, bet ar lielu iespēju izkrist no gribētā darba, ja ir pretējs variants. Nu jā, tas ir viedoklis, bet es neieteiktu jums diskreditēt sevi pašiem. Aktuālā informācija ir tikai kā ar jums sazināties un kā jūs sauc. Kāda ir atšķirība starp motivācijas vēstuli un pieteikumu vēstuli? Es to jau atbildēju. Vai varat nodemonstrēt piemērus attiecībā uz tabulā vizualizācijām, attiecībā uz kādām CV sadaļām to lieto? Mēs par CV runāsim nākamo reizi sīki, smalki, detalizēti. Vai motivācijas vēstule var kalpot kā instruments, lai iemācītos melot, piemēram, pusaudzis vai ļoti gribot iekārot to vakanci? Es neesmu par meliem. Es esmu par varbūt baltajiem meliem, kas ir tā nosacīti, bet vai motivācijas vēstule var kalpot kā instruments, lai iemācītos melot? Es īsti nesaprotu to jautājumu, bet pēc būtības ir tā, ka visur ir pamatojums, kādēļ es daru, vai iekšēji sajūta, ka es daru, tātad atrast pamatojumu, kāpēc es daru, kāpēc tieši man izvēlēties. Bet vienmēr atcerēties, ka ir vēl kāds cits, kas domā tieši tāpat. Tāpēc ir jābūt ļoti sagatavotam, lai pārliecinoši pateikt, kāpēc tieši es. Ja? Un caur komplimentu uzņēmumam bieži vien izveidojās šī saikne, ka man ir saistošs jūsu uzņēmums, produkts vai veids, kā jūs darat. Un, ja to var noargumentēt, pamatot, tad jūs esat soli priekšā citiem, kur varbūt to nav pat sagatavojušies. Ja? Tāpēc, jā. Jautājumi. Ja nevēlos izpaust savu vecumu, vai būtu korekti veidot CV tā, ka darba pieredzē netiek norādīts gadu skaits, bet, piemēram, darba stāžu izdalīt ar 2 un vārdiski rakstīt vairāk nekā x gadi? Jā, var tā darīt. Jāskatās, lai tas CV tad būtu, lai tur nolasās informācija. Mēs runāsim par CV formām, par tādām, kurā nav amati sarakstīti chronoloģiski, jo ir tādas tiešām pieredzes vai, teiksim, tādi notikumi dzīvē bijuši, ka tā chronoloģija ir ļoti izjaukta. Vai arī, ja gribas slēpt gadus, tad to var izdarīt bišķiņ savādāk, nerakstot no tā līdz tam gadam, bet ka man ir pieredze tādā jomā tik gadi, vai sadalīt varbūt šīs jomas, vai tur jāpaskatās. Es domāju, ka tam, kurš uzdod šo jautājumu, nākamajā reizē sāks izkristalizēties, kā viņš savā gadījumā var atšķetināt, var to darīt tā, ja? Un es vēl pavēršu iespējas. Tieši tāpēc es esmu pētījusi un skatījusies šīs CV formas, kuras cilvēkiem nedarbojās uz chronoloģiju, viņus nepamana. Un tas jau bija gadus atpakaļ, 7, 8, 10 gadus jau. Es skatījos uz parastajiem CV, un tie cilvēki ir izmisumā. Es jau esmu nevajadzīgs, esmu tā vai tā, un ka viņi jau sevi jau noraksta zināmā mērā.
Nē, pārstrukturizējot to informāciju, tur viss ir kārtībā, tikai tad jāpastrādā ar iekšējo pašvērtējumu sajūtu, vai es pats sev nenorakstu. Jā. Tā, vai ir vairākas nepabeigts augstākās izglītības, izskatās labi, jeb iegūto saturu, ja tas ir atbilstoši konkrētai vakancei, labāk būtu definēt kā kursus, jo pretējā gadījumā var rasties iespējas, ka visu sāk, bet neko nepabeidz. Jā, tas arī var būt risinājums īstenībā. Jā, kad ir zināšanas un ir iets. Jā, var tā. Kā rādīt iepriekšējās darba vietas CV, lai neizskatītos pārāk nopietni junioru pozīcijā, ja 50 gados esi radikāli mainījis nodarbošanos. Ir vairākas iepriekšējās darba vietas, bet jaunai nodarbei atbilst tikai pēdējā. Tas nekas. Tātad te ir atbilde un konkrēts jautājums un atbilde, ko es stāstīju par tātad motivācijas vēstules pirmo punktu. Man ir pieredze tur 25 gadi tādā jomā, piemēram, ja jums ir ne tikai vienā darba vietā, bet pa vairākām kopā saskaitās šī pieredze. Un tad var rakstīt tā, vai varbūt vēl kāda joma klāt, un mani tas vairs neinteresē. Es vēlos attīstīt sevi tajā jomā, kur jūs sev piesakat, un tā jūs arī rakstat. Man piesaiste ir šajā jomā, jo es esmu pamanījis, un tad ir kompliments, un tad uzrakstīt to, un tas man sasaista ar to, ka es esmu apguvis to tad ir šīs te rakstura īpašības, vai es esmu tāds cilvēks, vai es esmu mācījies to, man ir zināšanas, un es sevi piesaku šim uzņēmumam, un es saredzu sevi nākotnē. Un tādā veidā veidojās šis stāsts. Ja? Šis ir tāds piemērs, kur jūs varat katrs pats saprast, kā uz jūsu bāzes jūs varat sevi pārslēgt no vienas jomas uz citas. Tieši tur būs tas savienojuma tiltiņš. Ja? Tas tiltiņš ir vai nu tāpēc, ka man jau ir joma, pieredze, zināšanas, un tāpēc es piesakos pie jums, bet tieši otrādāk man apgūts ir šis. Paldies, to es vairs dzīvē nevēlos, bet es sev piesaku tādam amatam, jo man ir tagad interese par to, pat nevis interese, bet man ir zināšanas, un jūs kā iespēja devējs no šīs pozīcijas rakstat par sevi, ja? Ka jums uzņēmumam pavarās iespēja iegūt cilvēku ar deksmi, ar interesi, ar kaut kādu zināšanu šajā jomā. Ja? Tur man uzreiz prasās jau specifiskāk, jau pēc tēmas, jau parisināt. Jā, tā. Kā ar CV īso aprakstu par sevi pievērst HR uzmanību, ja nācies radikāli mainīt nodarbošanos 50 gadu vecumā Covid laiks, ja tekstam jābūt īsam 2-3 teikumu konkrētam, varētu lūdzu kādus piemērus. Tad ir tā, ka jums būs jāapraksta par sevi vairāk nevis sadaļā par mani, bet vairāk sadaļā kompetences, un jums būs jāizvērš vairāk kompetenci CV nekā chronoloģiskais CV. Tad nākamreiz pievērst uzmanību tieši kompetenci CV izstrādēji, un jums būs atbilde. Tas būs jūsu piemērs. Tā, kā labāk strukturēt CV, ja dzīves laikā ir bijuši daudz darba vietas, pat ja atstāja tikai tās, kuras chronoloģiski nosacīts 25 darba mūžu. Tagad vairāk kursi saistībā ar jauno nodarbošanos, soft skills un hard skills, sanāk daudz informācijas, kurā 4 lapā grūti salikt, sanāk ļoti saspiesti. Tad rakstat galveno, kas attiecās tikai uz vakanci. Jā. Un tad sanāk tā, vai jums CV tad ir kaut kāda jums pamata informācija, kas jums ir 4-5 lapas, un tad, kad jūs pielāgojat CV vakancē, tad jūs izlasat to, kas ir atbilstoši tam uzņēmumam pēc jūsu soft un hard skilliem, bet arī jūsu darba pieredzi paskatīt, atkarībā no CV, paskatieties, kura forma jums derēs, vai likt chronoloģisko pieredzi, vai vispār nelikt. Jā, jūs sapratīsiet nākamreiz. Tā, ko tad vakancei? Ko tad, ja vakancē neatbilst neviena, ir tikai kursi? Var tā būt, tas ir balstoties uz jūsu interesēm. Saprotiet, tad, kad jūs lasat sludinājumu, te ir viens ieteikums. Tad, kad jūs lasat sludinājumu, redzat, jā, ir īstais, es gribu, man interesē, kaut kāds pamats jūsos iekšā ir, uz kā pamata jums šī sajūta veidojās.
tad tā arī ir tā, kas jums ir jāapraksta CV. Katram tāda ir, un viņi var atrast, pētat un meklēt, tāda ir. Jā. Bet vai tad izglītības gadus vairs neraksta, jo pēc vidusskolas beigšanas var sarēķināt vecumu? Tā, dārgie cilvēki, vidusskolu nerakstam vispār. Ja vien jūs neesat jaunietis līdz 30, ja vien jūs neesat līdz 22, 25. Pēc tam vidusskolu nerakstam. Kāda nozīme, kurā vietā jūs gājāt vidusskolā? Es esmu pabeigusi Talsu ģimnāziju. Tātad uzreiz, kas pēc tā spriežās? Es esmu no Talsiem. Diskriminācija. Visi kursemnieki ir tādi. Durvis ciet. Vajag to? Labi, es varbūt pārspīlēju šobrīd. Ko dod? Ko dod? Neko nedod. Ja? Nav vajadzīgi likt. Ja jums arī ir proftehniskā vidusskolā, pirms tam arī to var nelikt. Jums ir citas zināšanas, kas nākušas klāt. Tāpēc neliekam. Var pat nelikt arī pirmajai, respektīvi var uz skolām, augstskolām nelikt arī gadus klāt. Tam nav nozīme, kurā gadā pabeigts. Nozīme ir tām zināšanām, kuras jūs pielietojat. Nav reizēm nozīme arī kvalifikācijas darbiem vai studiju novirzienam, ko jūs gājāt. Jā, es jums rādīšu piemērus CV, tad jūs redzēsiet. Jo es rādīšu savu piemēru, es nedrīkstu nevienu citu piemēru rādīt. Man nav neviens cilvēks devis atļauju, tāpēc es caur sevīm rādīšu un rādīšu jums, kā jūs varat to pielāgot sev. Tā. Ļoti daudz darba devēji ir minējuši, ka LinkedIn tēls ir ļoti būtisks un paņēmuši citu kandidātu tieši dēļ tā, par cik LinkedIn lielos uzņēmumos kļūst ļoti būtisks, interesē, kā izveidot pievilcīgu profilu. Jā, LinkedIn ir vizītkārte un LinkedIn patiešām ir vajadzīgs darba meklējumos, vai arī tad, ja jūs gatavojaties mainīt darbu, vai jūs vispār gribat sevi kā profesionāli pasniegt un jūs esat nosacīti. Respektīvi, neesat savā sapņu darba vietā un gribētu būt savā sapņu darba vietā, jā, tur nokļūt. Jā, nebūs šoreiz par LinkedIn. Tad privāti vai arī atsevišķi mums jārunā par to. Tā, kāds varētu būt iemesls, ka bieži ir neprecizitāte prasības pretendentiem aprakstošā formā 1 vai 2 teikumos vai neatbilstība starp darba sludinājumu un reālajām prasībām? Vai tas ir darba devēja mēģinājums piesaistīt plašu kandidātu pulku, vai arī tā ir kaut kāda īpaša stratēģija? Ļoti labs jautājums. Es domāju tā, ka citreiz darba devējs, kur nav palīdzējis profesionāls sastādīt sludinājumu vai atlases kompāniju vai kāds cits konsultants ārējais, viņš neapzinās, ko viņš ir uzrakstījis darba sludinājumā. Un tikai apzināti kandidāti analizējot to var atspoguļot darba devējiem. Tāpēc es ieteiktu būt aktīvām vai proaktīvam, zvanīt, interesēties, kas tad tur tajā sludinājumā ir domāts. Tieši tādēļ ir arī šie aktīvie darba meklējumi izvērtušies par tādu labo praksi, kad precizēti neskaidro informāciju. Jā, varbūt, ka jūs esat īstā persona, kas tur dara, bet tikai darba devējs pats nav sapratis, ko viņš ir definējis. Tā arī var būt. Un man ir piemēri neviens vien, kur kandidāti izgaismo darba devēju, kā uzrakstīt pareizi sludinājumu par to, ko viņi meklē, kā intervijā aizejot, kad pozicionē darbu šo te atbildību pienākumu sludinājums, pilnīgi neatbilst tam, ko viņi stāsta un kas tur rakstīts ir. Tā var būt, jā, tā kā es ieteiktu komunicēt ar uzņēmumu. Vai pietiek ar LinkedIn kontu? Vai ir ļoti svarīgi, cik pievienoto personu LinkedIn profilam ir kā jābūt 200-300, lai būtu vērtīgi? Nē, nav. Bet jo lielāks loks, jo jums vairāk pavarās tas otrais kontaktu loks, kas var jūs redzēt un kontaktēt. Tie, kas ir trešajā, viņi redz limitētu informāciju jums. Ja? Tāpēc tas kontaktloks ir vajadzīgs lielāks, lai pēc iespējas vairāk no tiem kontaktiem, kas ir jūsu kontaktos, viņu kontaktpersonas jūs būsiet otrā un viņi redzēs. Ja?
Tāpēc ir jābūt. Tikai tam dēļ, lai jūs redzētu. Jā. Tā. Ja vakancē viena no būtiskajām prasmēm ir angļu valoda, jo darbs ir starptautiskā komandā, bet man ir visas citas atbilstības prasībām, izņemot angļu valodu. Un gribas ļoti nonākt šajā pozīcijā, vai ir kādas iespējas, kā tikt uzaicinātam uz darba interviju, lai parādītu savu personību, gatavību mācīties. Šķiet, ka jau valodas trūkuma dēļ neaicinās. Jāzvans un noskaidrot, cik daudz angļu valodu ir jāizmanto šajā amatā. Jā. Kādreiz ir tā, ka angļu valoda prasa, teiksim tā, pamatā visiem, bet ne katra amata ietveros angļu valoda tiek izmantot. Un ja nu tas tā ir, jā, ir tā. Ir pat man bijuši kandidāti, kur ir aizgājuši no darba vietām diezgan ātri, tikko sākot strādāt, saprotot to, ka viņu pienākumi ir lokāli un nav ar starptautisku piestienu, kaut vai starptautisku kompāniju, un viņiem nav komunikācija angļu valodā. Jā, tā arī ir bijis. Un sludinājumā ir rakstīts, ka ir jāzina, ja nu šefs atbrauc uz Latviju un pēkšņi ienāk birojā un neprot valodu, ir jāprot, tad tas cilvēku neapmierina. Ir vērts uzzināt. Tiešām tas atkal ir man atbildi tam, kad piezuniet un noskaidrojiet. Bet vēl, ja jums ir gatavība mācīties, tad sākat mācīties. Un man ir bijis piemērs, kur bija viens būvdarbu vadītājs cilvēks, kurš strādājis Latvijā, un tā angļu valoda viņam ir ļoti, ļoti vājā līmenī, komunikācija, bet viņš tehniskos dokumentus lasa un saprot. Nu, lūk, un bija pozīcija, kur viņam ļoti simpatizēja piedāvājums, kur ir sadarbība ar ārzemju partneriem un pat braukšana uz ārzemēm, līdz ar to tur ir komunikācija, un viņš ir gatavs mācīties. Un ko mēs darījām? Mēs sastādījām darba sludinājumu, kurā rakstījām no angļu valodu, ka viņš aktīvi iet kursos, un tagad viņa 2 vai 3 nedēļu darbs ir intensīvi angļu valodas kursu, lai uzlabotu valodas prasmi. Un ierakstot šādu te, viņš tika uz interviju. Jā. Tā arī var darīt. Tātad gatavību mācīties, sākat jau tagad. Tātad uzrakstat, ko jūs jau tagad darat, vai esat gatavs tuvākajā laikā darīt, piemēram, vai esat pierakstījies pie individuālajām, nevis pie individuālajām, bet uz individuālajām apmācībām, jā. Un to drīkst CV rakstīt. Es jums parādīšu nākamreiz, kā tas CV izskatās un kā jūs varat rakstīt. CV nav noteikta forma, CV nav noteikts saturs, kas ir jāraksta, sevišķi dizaina CV. Tā ir brīva jūsu interpretācija. Tam jābūt biznesa dokumentam, un ja viņš attaisno tas teksts, to informāciju, ko jūs rakstat, kāpēc ne? Jā. Tā. Ja vidusskola ir pēdējā izglītība, arī nerakstīja, man ir ap 40, jā, arī tad neraksta. Tad jūs rakstīsiet tikai sadaļā izglītību savu tātad to attīstību, kādu jūs esat uzņēmis, kādu kursu jūs esat uzņēmis, jā, ar ko jūs aizstājat, jā. Un citreiz arī prakse, pieredze ir jūsu izglītība, bet tad bišķi jāpadomā, kā to ailīt aizpildīt. Es neticu, ka jūs neko neesat mācījies pa vidam. Es neticu. Man ir viens piemērs, kur ir, es teikšu to banku, tagad Citadele, toreiz Pareks banka, un ir vairāk cilvēki, kas pie maniem ir bijuši arī pārmaiņu brīdī, un es esmu konsultējusi viņus, kur arī ir tikai pabeigta vidusskola un nav bijuši cilvēki tātad augstākajā izglītībā. Kāpēc? Tāpēc, ka bankā bija ļoti augstā līmenī izstrādāta apmācību sistēma, un viņi veidoja karjeru amata līmeņos, balstoties uz iekšējo apmācības, tātad viņu skolu. Un izejot, tur strādājot 10 gadus, izejot to skolu, viņiem ir ekvivalente augstskolas pieredzei, bet nav tā diploma. Un līdz ar to tajā gadījumā mēs sarakstījām, kādas viņai ir izietas apmācības. Nevienam cilvēkam, vēl citā arī vidē starptautiskā kompānijā šitā bija, kad aprakstam visu, ko viņš ir iemācījies, apguvis, un tur veidojas ļoti plašs un ievērīgs saraksts, un cilvēks skatās, es nezināju, kas tas tik iespaidīgs, jā. Skatieties, kā jums ir ar pieredzi, varbūt ir kaut kas, kas aizstāja. Jā, tā var būt. Un tā dāma ļoti ātri atrada darbu tālāk.
Jā, tā kā. Nu tā, un šķiet, ka jautājumi ir beigušies. Rudīt, man atkal ir jāuzteic tava profesionālā intuīcija, ka ar visu prezentācijas un jautājumu sadaļu tu esi vienkārši perfekti iekļāvusies laikā. Tā tiešām ir tāda laba uztrenēta prasme. Es vēlreiz pateicos tev par šo brīnišķīgo informāciju, ar ko tu dalies. Es domāju, ļoti labi, ka pēc šīm 2 nodarbībām dalībniekiem ir nedēļas nogala laika pārdomām. Lai visu to apdomātu, kā es teicu, mums arī toliņ parādīsies ieraksti. Un, ja mēs nākamajā nedēļā jau ķeramies klāt praktiski CV izstrādē, tad man ir aicinājums dalībniekiem brīvdienās padomāt par tiem punktiem, kurus tu minēji prezentācijas sākumā, apdomāt visu savu līdzinējo pieredzi, prasmes, formālo un neformālu izglītību, lai jau ar tādām koncentrētākām acīm skatītos uz to, kā visas savas zināšanas, pieredzes, prasmes pārnest un integrēt pilnīgi jaunā CV, kas ar pirmo reizi nesīs veiksmi. Vēlreiz man ir liels paldies tev, vai tev ir vēl kāds noslēguma vārdi, ko tu vēlies sacīt? Es vēlētos teikt to, ka obligāti pētiet sevi, kā jūs jūtaties par šo uzzināto informāciju. Jūsu jaunā lasāmviela ir darba sludinājumi. Gan sociālos tīklos, caur hashtagiem, pētiet, meklējiet, kopējiet to. Tagad ir tā, jums patiešām ir pilnīgi cits skats. Tā ir. Izmantojiet šo informāciju, kamēr viņa ir svaiga, viņa noplaks savādāk, bet tas jums noderēs. Ja? Un tā doma ir tāda, ka jūs varēsiet uzradīt to saturu tik interesantu pēc tam. Jums pašiem būs interesanti, un tam lasītājiem arī būs interesanti. Un tas jau ir mūsu uzdevums. Ja? Tā kā paldies jums! Jā, paldies. Es redzu, ka komentāros joprojām, tāpat kā pēc pirmās, tā arī pēc otrās nodarbības turpinās sajūsma. Es no savas puses varu pateikt lielu paldies, ka tu atsaucies un esi gatava dalīties savās zināšanās. Un dalībnieki apdomā savu biogrāfiju. Un tad tiekamies nākamajā nedēļā. Liels paldies tev! Paldies, tiekamies! Labvakara!